Lūk, tā. Labvakar! Vēlreiz visiem tiem, kas jau ir webinārā bijuši, un labdien, labrīt, labvakar tiem, kas skatīsies webināru attālināti. Šodien mums ir sarežģīta tēma - paškontrole. Kāpēc sarežģīta? Jo tāpēc, ka šai tēmai ir daudz un dažādas nianses, un šī ir tēma, kas nekādā veidā nekorelē ar intelektu. Tas nozīmē, ka tātad arī cilvēki, kas ir ārkārtīgi gudri, arī cilvēki, kuri ļoti labi saprot, kas var notikt, viņi pat bieži vien pat apzinās, ka tātad šī ir situācija, kurā es atkal zaudēšu kontroli, un viņi to kontroli zaudē, un pēc tam viņi paši jūtas nelaimīgi, un tas ir arī iemesls, kāpēc daudziem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas ir impulsīvi, kam ir grūtības saglabāt paškontroli, nav draugu, vai draugi ir ļoti maz. Un tie lielākoties ir tie draugi, kurus mēs zinām. Jā, un tie ir draugi, kurus mēs pazīstam jau no bērnības vai kaut kā savādāk, vai tie ir mūsu radinieki, vai kaut kā savādāk mēs esam iepazinuši. Un tad mēs kaut kā varam tikt pāri tai paškontroles robežai, kad faktiski, ka mēs redzam, ka aiz tā nejaukā rakstura šīs impulsivitātes patiesībā ir ļoti laba sirds, bet tas, ko es aizmirsu pateikt iepazīšanās šajā pasākumā, sākumā, tad es ikdienā strādāju pati darba aizsardzības jomā, un man ir daudz tieši darbs paiet strādājot ar pieaugušajiem ar ļoti sarežģītu uzvedību, un tas, ko mēs arī redzam, ka tātad paškontroles trūkums, tas ietekmē ne tikai cilvēka tādu sociālo dzīvi, bet tas arī tiešā veidā ietekmē cilvēka karjeru. Jo bieži vien ir tā, ka cilvēks ir ļoti gudrs, ļoti asu prātu, bet viņš vienkārši spēr ārā visu to, kas viņam ir uz mēles, un līdz ar to ar viņu ir ļoti grūti sarunāties. Jā? Un tad var gadīties, ka tātad cilvēks ir strādājis daudz, un viņš pat varētu teikt, ka viņš ir visu savu dzīvi atdevis tur darbām, bet viņš netiek paaugstināts. Lūk, un līdz ar to tātad paškontrole, kā mēs definējam paškontroli, tā ir spēja kontrolēt sevi, savas emocijas un vēlmes, un it īpaši sarežģītā situācijā. Un tas ir tas, par ko mēs arī šodien daudz runāsim, par to, ka tātad, kas ir ar sarežģītām situācijām? Ar sarežģītām situācijām ir tas, ka mēs katrs varam kādā konkrētā brīdī, kādā konkrētā laika posmā nonākt sarežģītās situācijās, kurā brīdī mēs varam arī zaudēt paškontroli. Un ja mēs to zinām, tad tas ir ļoti labi, jo tāpēc, ka nav tādu neievainojamu un nav tādu no sliedēm neizsitamu cilvēku. Tātad parasti jautājums ir, tātad, cik liels stress, cik liels nogurums, cik liels fons un apstākļi un vide no mūs var izvest no sliedēm. Līdz ar to arī, ja jums ir tāda sajūta, ka jūs esat atnākuši klausīties šo webināru par saviem bērniem, un tomēr daudzi no jums arī sūtīja jautājumu, ka arī jūs zaudējat paškontroles prasmes, no spējas, tad ar jums viss ir kārtībā. Un tad jautājums ir nevis tas, jautājums ir, ko mēs ar to darām. Un tātad viss šis te mūsu webinārs arī būs par to, ko mums darīt, ja šīs te paškontrole zūd. Tātad, un ar paškontroli ir divas lietas tādas, ir divas pasaules. Viens ir ārējā kontrole, un ārējā kontrole ir tātad tas, ko mēs arī redzam. Tātad, vai es spēju kontrolēt savu rīcību, vai es spēju kontrolēt, ko es saku. Un tas ir daudzās dažādās lietās, piemēram, vai jūs esat cilvēks, kuram jāiet ir uz izpārdošanu ar, piemēram, skaidru naudu un kredītkarti atstājot mājās, savādāk jūs zinat, ka jūs iztērēsiet visu algu. Vai jūs esat, piemēram, tie cilvēki, kuri padomā, ka pēc tam, šito nevajadzēja teikt. Un ļoti bieži jūs arī zinat, ka ir reti kurš tāds cilvēks, kurš pēc kādas izšķirošas sarunas darba vidē
Piedodiet, tātad kā to mūziku no fona dabūt nost? Man joprojām skan mūzika. Kāds cits arī dzird mūziku vēl? Es tā kā paņēmu mūziku nost. Sakiet lūdzu, kāds vēl dzird mūziku? Nē, nē, tad nedzirdam. Jā, tad paldies jums par atsaucību. Māri, tad tā ir jūsu mūzika. Cik labi es jau iztrūkos. Tā mūzika bija laba, ko es šodien uzliku, bet jā, es priecājos, ka man izdevās viņu paņemt nost. Jā, paldies visiem jums par draudzīgu atbalstu. Lūk, tātad tas atgriežoties pie tās domas, tātad ļoti reti ir tā, ka cilvēks atnākot mājās pēc sarežģītas sarunas pateiktu sev, ai, vajadzēja runāt vēl emocionālāk, ai, vajadzēja pateikt to teikumu vēl dusmīgāk, vajadzēja cirst dūri galdā un teikt. Parasti, ko mēs darām, mēs arī padomājam, ai, nu varbūt, ka tomēr vajadzēja padomāt, un tad, kad mēs uzliesmojam, nomierinamies, mēs redzam, ka tā vēstule ir uzrakstīta pārāk emocionāli, vai, nu, tā kā varēja to pateikt arī mierīgāk. Lūk, un tā tad arī lielākā daļa no visiem jautājumiem, kas nāk, ir tieši par šo, bet šī nav tā svarīgākā lieta, runājot par paškontroli. Mums ir jāskatās arī uz iekšējo paškontroli. Un kas ir iekšējā paškontrole? Tas ir tā, ka, nu, jūs zināt, ir tāds joks, ka tā tikai izskatās, ka es neko nedaru šūnu līmenī, es darbojos nepārtraukti. Ka tā tad ir cilvēki, kuri viņi ārēji it kā var savaldīties, bet visa šī te paškontroles grūtības griežas uz iekšieni. Ko tas nozīmē? Viņi prokrastinē. Kas ir prokrastinācija? Tā ir novilcināšana. Viņi, piemēram, viņi atliek darbus, viņi atliek sarunas, viņi, piemēram, patur emocijas pie sevis, viņi vienkārši vilcinās, un viņi sastingst, un viņi, piemēram, viņi zina, ka viņi varētu doties, un viņi varētu drusciņ kaut ko piemācīties klāt un mainīt darbu, bet tajā pašā laikā viņi nevar to saņemties. Ja? Un tā tad, kas notiek, notiek tā, ka visi cilvēki, nu vienkārši tas konkrētais cilvēks, viņš sabotē savu veiksmi. Tā kā tā, un mēs šodien mēģināsim arī, šodien mums ir tas lielais fokus uz bērniem, bet daudzi jautājumi bija arī par jums, cienītie pieaugušie, tā kā mēs arī parunāsimies par jums. Tātad mēs runāsim par šīm abām pasaulēm. Un šī viena no tām reizēm, laikam pirmā reize mūsu vispār webināru vēsturē, kad es sākšu ar dusmu kontroles spēli ar mūsu tādu produkta reklāmu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā tad jā, tātad, ko mēs darīsim? Tātad tas formāts ir tāds, ka jo īsāks ir posms starp kairinājumu un reakciju kādam noteiktam cilvēkam, jo lielāka varbūtība, ka viņam būs problēmas ar paškontroli un ar impulsivitāti. Ko tas nozīmē? Tātad viņš šajā brīdī bērnam, piemēram, kaut kas nesanāk, vai arī pieaugušajam. Es izstāstīšu, starp citu, man ir brīnišķīgs gadījums no darba dzīves, varbūt tātad ir parasta diena, pirmdienas rīts, un darba kolēģis dodas garām otram darba kolēģim, un tā priecīgs ejot garām, viņam tā iesit ar avīzi pa vēderu, nu tā, kur paņemsim savu lāci, jā, tā, tur čau, tur Juri. Un ko dara šis Juris? Viņš šajā brīdī atvēzējas, un viņš tam jautrajam cilvēkam, viņš vienkārši sit pa seju, sākas kautiņš. Ja, lūk tā kā ir notikusi situācija. Un kas šajā brīdī notiek? Tātad rekur ir problēma augšā, tātad jo īsāks ir posms starp kārinājumu un reakciju, un jo mazāk tur ir ieinstalēts domāšanas modelis, jo tāpēc, ka jūs esat pamanījuši, ka daudziem bērniem, kuriem ir grūtības ar impulsu kontroli, viņiem domāšanas modeļa vispār nav. Viņi reaģē uz visu uzreiz, viņi sit, viņi raud, viņi kož, viņi noslēdzas sevi, viņi vairāk nerunā un tā kā tā viņi uzreiz reaģē. Tātad, bet lielākoties tāda impulsivitātes paškontroles zaudēšanas gadījumā šī reakcija ir fiziska. Tātad viņi tā kā iedomājieties, un tagad tas cilvēks ir iesitis,
Un nākamais, tad, kas ieslēdzas iekšā dusmu kontroles spēlē, tā tad ir šī te saskarsmes modelis. Un cilvēks, kurš tikko kā ir iesitis otram cilvēkam, viņš pieaugušais varbūt pateiks, zini, kā piedod lūdzu, ka es tev iesitu, man ir paškontroles grūtības. Lielākoties, ko viņš dara, viņš uzreiz saka, tur tā kā tu tur tāds un vispār, ko tu tur iedomājies un kāpēc tu tur man tur vispār uzkasies, jā, un ja tie ir bērni, tad viņi ļoti lamājas, viņi bieži vien lieto rupjus vārdus. Un tā tad ir tā tad notiek komunikācija. Un pēc tam seko domāšanas modelis, tas ir šis. Un kas ir ar domāšanas modeli? Ka ja bērnam vai pieaugušajiem nav prasmes nomierināties, tad cilvēks nevis domā, bet viņš gruzās. Un kas ir gruzīšanās? Tātad tas ir, ka šie bērni vai pieaugušie, viņi domā, ka viņš speciāli tur mani pagrūda, kāpēc viņš mani kaitina, vai viņš nezina, cik man grūtas pirmdienas, ja tur viņš tur speciāli salauza manu lietu. Jā, tā kā faktiski visi ir vainīgi, tikai ne es. Jā, un tā tad, un tad pēc tam ir nomierināšanās. Un kas notiek? Ja cilvēks neprot nomierināties, viņš nevis, viņš gruzās, un jūs zināt, ka tajā brīdī ir tādi cilvēki, kuri ar to domāšanu, viņi sevi uzvelk. Tā kā viņi sevi uzvelk, viņiem parādās adrenalīns, viņiem parādās muskuļos tonus, un viņi atkal metas rīkoties. Un ar paškontroli ir vēl viena tāda lieta, kas ir būtiski. Jūs varbūt esat pamanījuši, ka cilvēkiem ar ļoti sarežģītu uzvedību, viņiem vispār ir bail nomierināties. Un līdz ar to viņi visu laiku dzīvo tādā trauksmes sajūtā, viņi visu laiku sevi gruza uz augšu, jo tāpēc, ka ir cilvēki, kuri, ja viņi nejūt adrenalīnu, ja viņi nejūt tādu, ka viņiem tur hormoni riņķo un sarkani vaigi, viņiem liekas, ka viņi nedzīvo. Jā, un tad tur arī daži jautājumi, par tiem mēs arī pieskarsimies tam tālāk. Un tā tad, ko mēs mācām gan ar dusmu kontroles spēli, vai ja jums dusmu kontroles spēle nav, tad jūs paši varat mācīt. Tā kā šiem bērniem un arī pieaugušajiem ir jāmāca soli pa solim. Tātad, ja tev ir problēmas, turi kājas un rokas pie sevis, un tas jau ir daudz. Ja daudziem bērniem, ja mēs iemācām turēt rokas un kājas pie sevis, jau ir labi. Tātad turi rokas un kājas pie sevis no sākuma nomierinies, izdomā, runā un tikai tad dari. Un nākamais, kas ir būtiski, kāpēc šie varianti ir daudz, cilvēkiem nepietiek, ka tu tikai nomierinies, jā, tā kā es saku, tur, Dār, tu nomierinies, es to teicu nomierinies, man ir šodien bērns, tu vari nākt uz divām, tu vari nākt šitien sēdēt, tu labāk jutīsies. Te vari te nākt, tev uz tā zaļā pufa. Ja tu gribi. Man šodien ir bērns, bet es jau Dārtu brīdināju, ka es viņu iesaistīšu vienā spēlē. Tad man vajadzēs drusciņu pamodelēt, bet tagad viņa vienkārši klausās savu mūziku. Lūk, jā, tātad nomierinies, es tev teicu, ka nomierinies, ja tu vēl neesi nomierinājies. Un tātad gan bērni, gan pieaugušie stresa situācijā atkārtos tos uzvedības modeļus, kurus viņi ir izmēģinājuši drošos apstākļos. Tāpēc mēs par modelēšanu šodien runāsim daudz. Tātad mēs mācām nomierināšanās stratēģijas, tad domāšanas stratēģijas. Par to mums ir bijuši daudz webināri. Pēc tam tātad, ko šajā brīdī domāt, pēc tam, ko teikt, un tikai tad, ko darīt. Un jūs jau ļoti labi zinat, bieži vien tā, ka mēs nomierinamies un izdomājam, mums to runāšanu un rīcību nemaz nevajag. Lūk, un tas ir mazajiem bērniem spēle tā pati. Un kas ir ar mazo bērnu spēli? Ar viņu ir drusciņa vienkāršāk. Tāpēc, ka viņai ir mazāk teksta, un tur parasti mēs sakām, ka teksts ir pieaugušiem ar sliktu fantāziju, un tā kā faktiski, un domāšanas vietā ir draudzēšanās, jo maziem bērniem, kas ir pirmsskolā un sākumskolā, viņiem tā kā tā domāšanas modelis, kas ir svarīgākais, ir tikt galā ar savu ego. Saprotiet, tā kā. Jo tas ir tas brīdis, kad viņam vajag, piemēram, vienoties. Tas nozīmē, ka tu nevis paņem visu, bet tu iedod kādam arī kaut kādu daļu, tā kā tu palaid kādu šūpoties. Un tas nav stāsts par taktiku, tas ir stāsts par to, vai bērns vispār spēj palikt savu ego malā, arī pieaugušais, un padomāt par kādu citu.
Lūk, jā, es redzu jautājumiem mēs pieķersimies jautājumu atbilžu sadaļā, labi. Lūk, jā, un tā kā tas, ko es arī teicu, ka paškontrole ir svarīga, jo tas ietekmē gan draudzības kvalitāti, jo tāpēc, kā ar bērniem, kam ir impulsu kontroles grūtības, citi draudzēties negribēs, un tad mēs ieejam tajā lejupējošajā spirālē, jo tāpēc, ka ikvienam bērnam un arī pieaugušiem ir svarīga piederības sajūta. Un, ja bērns nevar atrast sev labus draugus, tad, mīļie pieaugušie, jums ir jādomā nevis, ka, cik tur tie visi draugi ir slikti, jo tāpēc, ka viņi negrib draudzēties ar manu bērnu, bet būtu labi, ja kādā ballītē, kuras tagad gan nav, vai arī paskatieties, kā bērns čatā, piemēram, skolā sarunājas ar citiem bērniem, un vai viņš, piemēram, dod laiku citiem, vai viņš ļauj arī kādiem citiem parunāt, vai viņš pajautā, kā citiem klājas, vai viņš tikai runā par sevi. Ja? Jo šīs ir ļoti svarīgas prasmes, lai bērns būtu pieņemts un ar bērnu kāds gribētu draudzēties. Jo, ja bērns ir pilnīgi pilns ar sevi un viņš tur paskaties, kā man gāja, paskaties, ko es atradu, ja viņam ir svarīgi, ja viņam ir tā sajūta, ka viņš ir vissvarīgākais pasaulē, tad tie vislabākie draugi ar viņu nedraudzēsies, tad viņš meklēs tādus citus drusku labākus draugus, tie viņa arī negribēs pieņemt, jo kāpēc draudzēties ar kādu, kurš visus uzskata par idiotiem. Jā, Dignējs raksta, jā, par paškontroles trūkuma korelācija draugu trūkumu un sekmēm nepiekrīt. Tas nav viennozīmīgi. Jā, protams, ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, jā, tikai kas ietekmē nevis draugu daudzums, bet tas tiešā veidā ietekmējas ar draugu kvalitāti. Jautājums ir, kādi šie draugi būs? Jā. Un akadēmiskās sekmes sākumā nē, vai sākumā jā, beigās nē, bet bērns, kurš nespēja noturēt paškontroli, kurš nespēja sevi kontrolēt, ja viņa sekmes neietekmēsies, ietekmēsies visas klases sekmes. Ja? Tā kā faktiski kāds no paškontroles trūkuma cietīs. Ja ne bērns, tad cietīs citi. Tā kā paldies par komentāru, Digna, droši rakstiet vēl. Tātad, kas tad īsti mums ir jākontrolē? Te ir pāris lietas. Tātad viens ir negatīvās emocijas un arī pozitīvās emocijas, jo jūs jau zinat, ka ir bērni, kuri uzreiz, ka viņi kliedz, viņi spiedz, viņi sajūsmā apskauj citus bērnus un tam līdzīgi. Protams, ir jākontrolē, ko tu dari, kas ir tavi impulsi, un, protams, arī uzmanības, jo tāpēc, ka uzmanību mēs attīstamies tajā virzienā, smadzenes attīstās tajā virzienā, kur ir mūsu uzmanība. Lūk, tātad šīs ir nākamais, tātad faktiski, jā, un par ko mēs arī šodien runāsim, paškontrole, tā nav viena prasme, un kas mums ir svarīgi arī tieši priekš bērniem saprast, ir, kas tieši trūkst, kas tieši izraisa šo paškontroles grūtības un ko. Jā, paldies, brīnišķīgi jautājumi nāk iekšā. Man liekas, es nolikšu viņus, labāk es nenolikšu nost, man ir grūti koncentrēties, bet jautājumi un komentāri, arī anonīmie komentāri ir brīnišķīgi. Tātad, lūk. Tātad, tad, kad mēs sākam mācīties un mēs redzam, ka jums ir mājās sarežģīts bērns, tad, un, piemēram, arī tur skolotāja sūdzas, ka tur viņš nespēja sevi kontrolēt un savaldīties, un viņš tur sit. Ar tādu informāciju, ka tātad bērns slikti uzvedas skolā, mēs iesākt neko nevaram. Kas būtu svarīgi? Būtu svarīgi, ka mēs sadalām un mēs paprasam arī kaut vai šim pašam pedagogam, kādos apstākļos, kādas problēmas viņam ir, kas viņam ir jāiemācās, lai viņš labāk arī tiešām spētu kontrolēt sevi. Un pedagogi parasti var nosaukt ļoti labas, ļoti jaukas, koncentrētas prasmes, ko šajā brīdī mācīties. Lūk. Nākamais, un, protams, ka tas ir tas, ko jūs arī zinat, ka prasmju mācīšanās tā ir bezgalīga ziņa un bezgalīgs ceļš,
un mums visu laiku ir jāmācās kādas konkrētas prasmes. Dārtiņ, kāda prasme tev tagad ir jāiemācās? Piemēram, tas, ko es esmu atklājusi, man noteikti pa jaunu jāmācās ir plānošanas prasmes. Rekur Dārta arī māja ar galvu, ka tā kā varbūt iespējams, ka mums jātaisa kāds webinārs tieši par ļoti daudz darbu plānošanu, kas ir tāds multitasking šajā brīdī, kad ir īpaši daudzām ģimenēm, kad darbi nāk iekšā no plūsmās, tā kā man ir 3 bērni un man ir jāskatās līdz, kas notiek ar viņu mācībām. Man pašai ir savas mācības un darbs un brīvprātīgais darbs. Tad es redzu, ka man ir jāpārmācās pa jaunu pilnībā darba plūsma, darba plānošanas kaut kādas pieejas, ja, un noteikti šādu plānošanu atkal varētu sadalīt mazākās vienībās. Piemēram, viena tāda maza prasme, ko man vajadzētu vēl iemācīties, ir piespiesties izdarīt darbu līdz galam. Ja? Tā kā tā drusciņi nomodelējot, parādot. Es arī gribēju parādīt, kā tas izskatās. Jā, tā kā skaldam vienu prasmi daudzās mazās prasmēs. Bet pirms mēs ejam iekšā prasmēs, es vēlējos pateikt vēl vienu svarīgu būtisku aspektu, it īpaši ņemot vērā to, ka šodien ir klāt arī daudz pedagogi. Mīļie pedagogi, mani dziļākie cieņas apliecinājumi jums par to, ka jūs esat arī ārpus darba laika un jūs meklējat veidus un risinājumus, kā tikt galā ar dažādām situācijām. Ir tas, ka paškontroles grūtības var nebūt saistītas ar personību. Un kādos brīžos tas parādās? Tas parādās tad, kad, piemēram, jūs saņemat milzīgas piezīmju kaudzes par to, ka bērns uzvedas briesmīgi, bet jūs nesaprotat, jo tāpēc, ka mājās viss ir kārtībā. Vai taisni otrādāk, pedagogi tagad arī to zina, ka ir vecāki, kas prasa tā ar bailēm, kā iet, jā, kā tur iet. Un tad pedagogs saka, normāli, tāds pieklājīgs bērns un strukturēts un mācās un viss kārtībā. Un vecāki klausās pavērtām mutēm un viņi netic, ka tas tiek stāstīts par viņu bērniem. Jā, tāpēc, ka tā tas nevar būt. Lūk. Un starp citu, šī ir laba zīme, ka ja jūs zinat, ka bērns prot uzvesties vismaz vienā vidē un kādā citā vidē viņš ir pilnīgi destruktīvs un nekontrolējams, tad mums ir jāapskatās, kas ir šajā vidē savādāks. Un tās pamata atbildes parasti ir tādas, ka ja bērns ļoti labi uzvedas skolā un mājās viņš uzvedas briesmīgi, visticamāk problēmas ir tieši ar brīvā laika strukturēšanu, jo ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti orientēties nestrukturētā laikā. Un tad viņiem sākas stress, nefleksibilitāte un arī diezgan nozīmīgas uzvedības problēmas. Ja ir otrādāk, mājās viss ir kārtībā, bet skolā vai bērnu dārzā ir milzīgas paškontroles problēmas, tad parasti tās lielais izaicinājums ir tieši sensorā pārslodze un vide, kā tiek noregulēta, cik precīzi noregulēta vide. Jā, tad tas nozīmē, ka Kristes rasu, tas nozīmē, ka faktiski ir jāskatās, tad mums ir tāds webinārs par uzvedības problēmas pirmsskolā, skolā, cēloņu sakarību meklējumos, un tad vienkārši jāiet cauri vides auditam, jāskatās, kādas sensorās sensitivitātes strādā. Lūk, tātad, un te ir viens tāds, pats, kur es pateikšu vienā teikumā, ka tātad, ja mēs varam paredzēt, ar kādām problēmām, kādās vidēs, kādā diennakts laikos, gadalaikos rodas problēmas un kādās situācijās, tad tas nozīmē, ka uzvedības problēmas ir saistītas nevis ar bērnu, bet ar konkrēto vidi. Un lai cik tas paradoxāli neizklausītos, vidi mainīt ir daudz vieglāk nekā personību. Un tas pats attiecās arī strādājot ar atkarību jautājumiem. Tas pats arī bieži vien arī tad, ja bērns ir sapinies kaut kādā pilnīgi katastrofālā kompānijā. Un es zinu arī vienu ģimenīti, kur jaunietis bija pusgada bastojis skolu. Un viņš bija sapinies ar ielu bērniem, un tur ir tādi skarbie noteikumi, un tad beigās viņi saprata, ka daudz vieglāk cīnīties, ir nevis cīnīties, bet vienkārši nomainīt pilsētu. Un tagad viss izskatās, ka būs labi. Un tas, ko es arī pielikšu klāt brīnišķīgu tabulu
kuru paši bērni aizpildot, viņi var aizpildīt, un jūs varat redzēt, kā bērns jūtas, kuros laika apstākļos, un tad, es nezinu, es arī varu tā kā sūtu sirsnīgus sveicienus vienai skolai. Tas viens no gadījumiem, ko mēs risinājām pēdējās nedēļās, bija vienā skolā, kur bērnam arī bija ļoti, 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 ļoti agresīva uzvedība, un tad es arī lūdzu to tabulu, ko es pēc tam pievienošu klāt jums tajās izdales materiālos un video. Tad, kad pedagogi sāka pildīt to tabulu, izrādījās, ka bērnam uzvedības problēmas ir tikai otrdienās un ceturtdienās, man šķiet, vai arī trešdienās bija. Bet faktiski tad tajā brīdī, tad, kad ja pat varētu šķist, ka tās uzvedības problēmas ir visu laiku, tad, kad mēs noskaidrojam, kad viņas ir, tad mēs arī varam jau ar šo informāciju kaut ko iesākt un skatīties tālāk un sīkāk, jo gandrīz nekad gandrīz nekad nav tā, ka uzvedības problēmas ir visu laiku. Mums jāsaprot, kad viņas sākas un kad viņas beidzas un kādās situācijās. Tas patiešām ir svarīgi, lai arī pats bērns saprastu, kas notiktu. Lūk tā, un tā kā iemesli var būt ļoti dažādi, kad un kāpēc bērni un arī pieaugušie zaudē paškontroli. Viens ir trauksme, un trauksme ir daudz svarīgāka un daudz nozīmīgāka nekā tas liekas, un trauksme ir arī viens no pieaugušo tādiem arī paškontroles zaudēšanas iemesliem, jo ir cilvēki, kuri jūs jau zinat šo te, kas ir bēgt, sastingt vai uzbrukt, ja? Un ir cilvēki, kuri vienkārši viņa uzreiz uzbruk, un viņi neko nevar ar to izdarīt, ja? Un faktiski līdz ko viņiem kāp trauksme, viņi faktiski jau zina, kas kādos apstākļos, kur arī notiks. Jā, tātad, protams, nākamais ir izvairīšanās. Jā, par prasmi trūkumiem mēs arī izrunājām. Bioķīmiskie faktori, mīļie vecāki, ja jūs sākat saprast, un daudzi sarežģīto bērnu vecāki jau arī to zina, ka tātad, ja jūs redzat, ka uzvedības problēmas parādās pavasaros un rudeņos, tad iespējams, ka tur ir vai nu vitamīnu trūkums, vai arī kaut kāda alerģiju sāsinājumi, un tad vai miega trūkums. Un tad ir vērts, tiešām es iesaku, ja jums ir bērns, kurš nevar savākties, kurš ir niķīgs, kurš ir nemotivēts, kurš nespēja uzvesties, aizvedat lūdzu viņu pie speciālista, paņemat paņemat asins analīzes, paskatāties, kas īsti iekšā ir un ko var palīdzēt, jo mēs esam bioķīmiskas būtnes. Lūk, nākamais ir vecumam neatbilstošas prasības. Kad parādās problēmas ar prasībām? Prasības var būt visādas, mēs visi ko varam sapņot. Bet ja jūs gribat, lai jūsu bērns sāk jūs ienīst, lai viņš sāk mētāt vāzes, sākat viņam teikt tos teikumus. Zini, tavā vecumā es tur 2 hektārus nokaplēju, cik tur ilgā laikā. Tavā vecumā es darīju to. Tava māsa šajā vecumā jau izdarīja to, un tu redzi, tas kaimiņu Ansis tur izdara šito vispārībā. Un faktiski, ja mēs uzstādām bērna vecumposmam un arī viņa attīstīt neatbilstošas prasības, un mēs viņam visu laiku spiežam, tad atkal ir ļoti daudz dažādi mehānismi, kā bērni no šīm situācijām aiziet prom, un, diemžēl, bieži vien viņi izvēlas ļoti destruktīvus veidus. Jā, bezspēcības sajūta. Un nākamais arī sāpes. Un kāpēc es pieliku sāpes? Tas ir viens atkal no mūsu nesenajiem skolas gadījumiem, kad bērns skolās uzvedās pilnīgi briesmīgi, un tad tur piezīmes un kas tur vēl nebija. Un es nezinu, kā skolas psiholoģi nonāca līdz tādam secinājumam, ka viņa ieteica pārbaudīt meitai, tur, es neatceros ko, bet tas viss beidzās ar to, ka meitenei diagnosticēja migrēnu. Un izrādījās, ka tā nesavaldīšanās, nesavākšanās bija tieši galvas sāpju dēļ. Un mums ir jārēķinās, ka
Arī pieaugušie reizēm nespēja identificēt trauksmi. Mēs vienkārši, ja mēs nesaprotam, kas ar mums notiek, mēs vienkārši uz šo situāciju reaģējam. Un līdz ar to ir bērni, kuri var neatšķirt, un viņi var tā kā pat nespēt nodefinēt, ka viņiem šajā konkrētajā brīdī kaut kas sāp. Jā, un līdz ar to, līdz ko mēs redzam, ka bērns uzvedas sev netipiski, pat ja tā ir kliegšana, sišana, durvju daudzīšana, būtu ļoti labi, ja mēs šajā situācijā uzvestos kā pieaugušie un tomēr savāktos. Nākamais ir, jā, tālāk, kas ir vēl, kas noved pie paškontroles grūtībām, ir pārkontrole. Un ar pārkontroli ir nedaudz sarežģītāk. Ja jūs esat ļoti kontrolējoši vecāki, tad nereti bērni redz, ka vienīgais veids, kā viņi var dabūt atpakaļ kontroli pār savu dzīvi, ir jūs vienkārši atklāti ignorēt. Jā, un tad sākas šie teksti, un šajā brīdī, cienītie vecāki, ja jūs dzirdat tos, kas te sarakstīts, es visu nepārlasīšu, un pedagogi, ja jūs dzirdat šīs te lietas, tad šajā brīdī jums, kas jums jādara, ir tā kā paskatieties, vai jūs gadījumā nejaucaties pārāk bērna dzīvē, jo, lai bērns spētu sevi kontrolēt, jums ir kontrole viņam jāiedod. Un, protams, ka vienmēr starp šo brīdi, kad mēs tā kā atdodam bērnam kontroli un ka viņš paņem, vienmēr būs kļūdas, vienmēr būs stress, trauksme, neizdošanās, bet mums ir jāsignalizē, ka mēs tev ticam, viss būs labi, mēģini vēlreiz. Jā. Lūk tā, un nākamais, to es tikai pieminēšu vienā teikumā, rekord, te es uzzīmēšu saulīti, tas patiks, uzvedība, lai darītu laimīgus citus, ka, ja mēs redzam, un to mēs varam pārbaudīt, ka mēs paprasam tā kā bērnam, kāpēc tu to zīmē? Tad viņš pasaka, tāpēc, ka tur patiks, tā skolotāja patīk, ka es tā zīmēju, vai tāpēc, ka mamma būs priecīga un tam līdzīgi. Tad šajā gadījumā, kas notiek, tas nozīmē, ka bērns ir savu references punktu, kas ir tādu atskaites punktu, pārnesis no sevis kaut kur uz ārpusi, un parasti tas ir tāds bīstams signāls, jo tas nozīmē, ka tagad jums varbūt ir ļoti laba sajūta, jo tāpēc, ka jūs šo bērnu kontrolējat, jo tāpēc, ka viņš jums klausa, kāds paklausīgs bērns, bet tajā brīdī, tā kā viņam būs 14, 16 gadi, tā kā viņam mainīsies ārējās autoritātes, tad vienkārši, kas var notikt, viņš var šo savu ārējo, viņš var šo savu no autoritāti, kas bija jūs, pārslēgt uz kādu citu ārējo autoritāti, piemēram, tur kaut kādu nepatīkamu draugu vai bīstamu uzvedību, un tad jūs sapratīsiet, ka pēkšņi jums nav nekādas ietekmes, jo tas bērns jūs nemaz nekādīgi nedzird. Ja? Tā kā līdz ar to, jo ātrāk un labāk jūs viņam šo kontroli nodosiet pār savu dzīvi, jo vairāk bērns domās ar savu galvu, un jo labākus un veselīgākus lēmumus viņš spēs pieņemt tajā brīdī, tā kā jūs nebūsiet blakus. Lūk, tā. Tā kā, ko es arī vēlos pateikt, paškontrole ir prasme. Un runājot par maziņajiem bērniem, lai gan šī ir, protams, paškontrole, tā ir vertikālā prasme. Ko nozīmē vertikālā prasme? Tas nozīmē, ka ja cilvēks 2 gadu vecumā, tā kā velkot zābaku, nevar uzvilkt zābaku un aizmet to pa gaisu, tad, ja viņš neiemācīsies savākt savas emocijas, 7 gadu vecumā viņš metīs to zābaku pa gaisu, viņš metīs 12 gadu vecumā, 22 gadu vecumā, 62 gadu vecumā. Jā, tā kā, un līdz ar to, protams, nāk palīgā tas, ka mums katram dažādos laikos nobriest pieres daiva, jo pieres daiva ir atbildīga par tātad lēmumu pieņemšanu un izsvēršanu un rīcības bremzēšanu. Bet jebkurā gadījumā šī ir trenējama prasme, un šī prasme ir jātrenē.
Un tad, kas palīdzētu bērnu dārziem, ir tātad parasti mēs sākam ar tādu dienas nakts spēli, kad mēs ar mazuļiem spēlējam diena nakts, un tad, kad ir nakts, jūs zinat, visi sastingst. Un tad mēs skatāmies, ja tā kā sastingst arī tas bērns, kurš nespēja sevi kontrolēt vispār, tad tas nozīmē, ka principā viņš spēļu ietvaros kontrolēt sevi prot. Jautājums ir, kāpēc viņš to nedara citos apstākļos? Un tad tas ir labi, cik labi, jo tāpēc, ka tas nozīmē, ka tas pamatkomplekts, lai ar viņu strādātu, ir, tad mums ir jāskatās dziļāk, kas tur notiek. Bet, ja mēs redzam, ka mēs pasakām stop un bērns neapstājas, tad ir daudz sarežģītāk, tad mums ir jau jāmāca daudz detalizētākas prasmes. Tur priekšpēdējā slaidā arī būs par to, un, ja nepieciešams, droši rakstiet arī par tādiem ļoti sarežģītiem bērniem jautājumus, jo jautājumi nāk lielā plūsmā. Man visu laiku tāda sajūta, ka tādā ziņu aģentūras lentā. Lūk. Un te ir vēl viena lieta, ko man šķiet, ka Kristo, es neatceros, vai kas bija, kas sākumā minēja, es tagad vairs neatradīšu to brīnišķīgo cilvēku, kurš arī uzrakstīja par to, ka jā, uzvedība nekorelē ar intelektu un sekmēm. Jā, zināmā mērā jā, jo kas parādās, ir tāds arī termins, ko tāda attīstīja arī Martīne Delfos, kas ir nevienmērīga attīstība, kas ir bieži izteikts arī bērniem, jauniešiem ar Aspergera sindromu, kas nozīmē, ka ir cilvēki, kuriem intelekts 7 gadu vecumā var būt jau 11-gadnieka līmenī, bet emocionālā attīstība viņam var būt, piemēram, 5-gadnieka vai nedod Dievs 2-gadnieka līmenī. Tas nozīmē, ka mēs skolā redzam ļoti gudru bērnu, kurš vienkārši viņš var rāpot pa grīdu stundas laikā, viņš var sist, viņš var sākt raudāt, viņš var mest priekšmetus prom, viņš var pilnīgi mierīgi sakauties. Un starp citu, tas arī ļoti labi palīdz, un es redzu jautājumos, ka jums jau šādi bērni ir. Kas ļoti labi palīdz šajā gadījumā ir, ka mēs viņiem arī izskaidrojam šo teoriju. Ja jūs redzat, ka tas atbilst pa jums, ka viņš ir ļoti gudrs, bet reaģē kā bērns, tad pastāstot viņam to, ka ir šāda nevienmērīga attīstība, bērns viņš pats var sākt sevi kontrolēt, un viņš var pats sākt vērot savu uzvedību un tā tieši intelektuāli pievilkt savas emocionālās reakcijas līdz atbilstošam vecumam. Jo savādāk, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi tieši gudrajiem bērniem, ja viņiem ir grūtības ar paškontroli, bet viņiem ir lielisks intelekts, viņi vienā brīdī vienkārši zaudēs ticību sev, viņiem sāksies depresija, viņi var nepiedalīties kaut kādos konkursos vai draugu pasākumos, jo viņiem būs tāda sajūta, kāpēc man tur piedalīties, es tur tik un tā visu sabojāšu. Un līdz ar to mēs redzam jauniešus, kuriem ir milzīgs potenciāls, bet viņi neko nedara, viņi neattīsta, jo tāpēc, ka viņiem ir bail, jo viņi dzīvo ar kaut kādām bērnības vai kaut kādām agrīnā vecuma tādiem ieradumiem un priekšstatiem par sevi. Un jā, bieži vien tas viss beidzas ar to, ka par šiem bērniem saka visu ko, tā kā jūs arī to visu izlasat, bet tas, ka jūsu bērnu vai arī pieaugušo nosauc vienalga kādā vārdā, tas neko nemaina, jo tāpēc, ka nosaukums, diagnoze, nav nozīmes, kā to sauc, ir nozīme, ko ar to dara. Ja? Un parasti tam apakšā ir daudz kas cits, un tagad šeit ir tādas 4 lielas prasmes, kuras ir vērts trenēt. Kāpēc? Jo tāpēc, ka šīs ir prasmes, kuras arī ir nākotnes profesionāļi nozīmīgākās kvalitātes. Un cienītie vecāki, ja jums ir gudri bērni, kam ir grūtības ar paškontroli, pārstājiet viņam kačāt intelektu, jo tāpēc, ka viņi jebkurā dzīves posmā ar savu smadzeņu jaudu piemācīsies klāt jebko. Bet šajā brīdī, ja viņiem būs tāda neelastīga pieeja, ka tur rakstīts ir tieši tā un es savādāk, es sapratu to, un tu viņam saki, tur padomā vēl, es tur neko nedomāšu, ja tur man viss ir skaidrs, ja, tad viņš vienkārši neņems pretī to, ko viņam dzīve dod. Ja? Tā kā faktiski viens ir šī fleksibilitāte, spēja pielāgoties pārmaiņām,
Arī tad, ja, piemēram, mainās stundu saraksts vai, piemēram, atkal atcaucoties par šo pašu darba vidi, mums arī risinot cehā vienu tādu skarbu stāstu ar vienu kundzi, kas ļoti histēriski reaģēja uz vienalga. Viņa vispār bija tik nepatīkams cilvēks, ka viņu pārvietoja no vienas maiņas ar otru, jo tāpēc, ka viņa nespēja, viņa sakasās ar visiem. Un atkal sākot pildīt šo pašu tabulu, par ko es arī minēju, tāda mēs dažu nedēļu laikā arī sapratām, ka šai sievietei viņai parādās problēmas tikai tad, ir kaut kādas nopietnas pārmaiņas. Un šajā brīdī vienkārši laicīgi sagatavojot viņa pārmaiņām, arī pastāstot par to, ka zini, ka šī uzvedība parādās tad, kad mainās kāds cilvēks saslimst vai kāda līnija ir saplīsusi, tad tas cilvēks, viņš var sākt arī kontrolēt savas reakcijas, ja? Tā kā tā, lūk, tā kā šīs te 4 lietas. Lūk. Jā, šo es arī jums jau visu izstāstīju, līdz ar to trenējam prasmes. Tātad veiksmīgākas stratēģijas apgūšanai. Nākamais, kas jums ir jādara, cienītie pedagogi un vecāki, ir nostādīt robežas un vēlreiz robežas. Tāpēc, ka tad, ja mēs redzam tā kā savā darbā jauniešus, bērnus, kuriem ir milzīgas grūtības ar paškontroli, kuri met, kuri kaujas, kuri savaino citus bērnus, diemžēl tas, ko mēs novērojam, ka šis bērns pārkāpj cita bērna robežas, un sākot pētīt, jau sākot saprast, kā palīdzēt tam bērnam, ko mēs novērojam ļoti bieži, ka tātad vecākiem ir grūti uzstādīt robežas. Piemēram, viņi reizēm pasaka, kā tur, tas bērns, viņš tur cietis vai viņš tur ir saslimis, tāpēc mēs tur viņam tur ļaujam daudz. Ir daudziem tāda ticība, un arī tāds liels izplatīts mīts, ka loģiskās sekas nestrādā. Tas nozīmē, ka ja bērns ir izdarījis kaut ko nepareizi, tad jums ar viņu tur jārunā un jārunā. Bet tas, ko mēs arī bieži vien piedzīvojam, un arī pedagogi to zina, ka runāšana nepalīdz. Kāpēc? Jo tāpēc, ka daudziem bērniem ir grūtības ar verbālo uztveri. Vispār daudziem pieaugušajiem ir grūtības ar verbālo uztveri. Jūs arī to zinat, ka ir arī kādi kolēģi, kam jūs tur izstāstat visu, kas jādara, un viņi izdara pilnīgāko sviestu, jo tāpēc, ka viņi vienkārši nav sapratuši nevienu jūsu teikto vārdu. Ja, tā kā bieži vien tām ir jābūt loģiskām sekām un robežām ir jābūt. Lūk. Un ko es arī gribēju teikt gan par robežām, gan par visu pārējo, ka tātad nereti nonākot tādā saskarē ar sarežģītu bērnu, kuram ir grūti uzstādīt robežas, mēs redzam, ka blakus ir kāds pieaugušais, kuram arī ir identiskas grūtības, piemēram, tā pati robežu uzstādīšana. Un tas var izpausties visādos veidos, piemēram, zvanīšana nepiemērotā laikā, sarunu pārtraukšana, iejaukšanās sarunā, iejaukšanās privātajā telpā, piemēram, viņi tā kā nāk jums ļoti tuvu, vai, piemēram, viņi zvana jums svētdienas vakaros un tam līdzīgi. Un attiecīgi konkrētajam bērnam viņam nav tādu uzvedības modeļu, un viņš var pieņemt, ka tāda paškontrole no lietu aizmešana prom ir pilnīgi un absolūti norma. Lūk, tātad līdz ar to, ar ko mēs sākam ar paredzamību. Paldies, cik brīnišķīgi jautājumi nāk. Es ļoti ātri pa diagonāli lasu. Man ir kārdinājums vispār, man laikam vajadzētu to čatu nolikt nost. Man gribētu tos vispār pārtraukt uzreiz visu lekciju un mesties iekšā jautājumos. Lūk, tātad, jā, pirmais ir paredzamība, nākamais ir disciplīna. Un jo jums ir sarežģītāki bērni, jo svarīgāk bērnam ir zināt, kas notiks, pēc kā notiks, un nākamais viņam ir jāzina gan tas, ko viņš izdarījis labi, gan tas, ko viņš nav izdarījis labi. Jo tad, kad mēs saskaramies ar tādiem ekstremāli sarežģītiem bērniem, tad bieži vien
Tas bērns, viņam nekad nav teikts nē, un viņam nav pilnīgi nekādu orientieru, kas ir pieņemamā uzvedība un kas ir nepieņemamā uzvedība. Un līdz ar to, tā kā, piemēram, nu tad pasaki tagad atkal, kur man Dārta sēž, es saku, Dārtiņ, jā, paldies tev, ka tu tik pacietīgi gaidi, jā, un es zinu, ka tu gribi kaut ko man teikt, bet paldies, ka tu gaidīsi līdz galam, ja? Un tad mēs aprunāsimies ar tevi ejot mājās. Ja? Ka tā kā faktiski disciplīna nozīmē, ka mēs dodam ļoti precīzu atgriezenisko saiti par to, kas ir izdarīts vai kas nav izdarīts. Vai, piemēram, es pateikšu, es tagad zinu, atklāšu vienu faktu, es saku, piemēram, Dārtiņ, man ir ļoti žēl, ka tu to, nezinu, ko tur matemātiku mācījies, ka tu to novilcināji līdz pēdējiem brīdim, un tad, kad mēs iesim mājās, es redzu tavas acis, jā, labi, piedod, jā, es tā kā man to nevajadzēja publiski teikt, jā. Dārta, redzēt, ka šī arī ir robežas, jā, tā kā Dārta saka, lūk. Bet tā kā, ko es ar to gribēju teikt, ka mums ir vajadzīgs sniegt ļoti precīzu, specifisku atgriezenisko saiti, lai bērni zinātu, kādas uzvedības tā kā normas vai kādas uzvedības modeļus mēs akceptējam un kādus mēs neakceptējam. Un šai atgriezeniskajai saitei viņai ir jābūt ļoti specifiskai un viņai jābūt ir ar konsekvencēm. Un nākamais, cienītie vecāki, ja jūs gribat, lai jūs klausa pieaugušie, kas ir jūsu padotie, piemēram, vai jūsu vecāki, vai vienalga kas, vai arī, lai jūs respektētu pieaugušie un bērni, ka ja jūs esat apsolījuši loģiskās sekas, viņām ir jāiestājas. Lūdzu, nekad arī maziem bērniem nesakiet, ka tātad, ja tu izdarīsi to un to, tad būs tas un tas, vai ja tu neizdarīsi. Un ja pēc tam jūs tik un tā viņam iedotu to saldējumu, datoru vai kaut ko citu, bērns to paņems, bet viņš pilnīgi zaudēs jebkādu respektu pret jums. Reizēm fleksibilitāte ir vajadzīga, bet tad jūs arī pasakat tā un tā un tā. Rekur, jā, ir tā, Kristu, ka robežu ievērošana un disciplinēšana ir grūti apgūstama bez plānošanas. Tā tas ir, tāpēc man arī šī skaidrība un paredzamība bija pielikta pirmā, jo tāpēc, ka it īpaši jūs arī pamanīsiet, ka ļoti bieži šiem bērniem, kam ir grūtības ar paškontroli, kam ir grūtības ar fleksibilitāti, kam ir trauksme, viņi prasa bieži vien, kas būs pēc tam, ko mēs darīsim tālāk, kas būs tālāk, kas būs tālāk, un arī pieaugušie ir tādi, kuriem viņiem vajag zināt visu laiku. Un tajā brīdī, tad, kad šī struktūra grūst, tad arī sākas eksplozija un sākas uzvedības problēmas. Jā, tā kā plānošanai ir liela nozīme. Nākamais, kas vēl ir ļoti svarīgs, ir par to, ka daudzas vēstules no jums arī bija par to, ka cik reizes man viņam teikt, un es viņam tur stāstu, un tur bija pēdējais mans jautājums, ko es arī iekopēju, un tad viņš klusē, un viņš vispār neko nesaka, un es tur monologā kaut ko stāstu. Mīļie pedagogi, vecāki, vienalga aprūpētāji, ja jums ir tā, ka jums ir sajūta, ka jūs runājat tā kā ar sabojātu plati, ka tā kā cik reizes man viņam teikt, lai viņš tur dara to un to, ja uzvedība nemainās, tas nozīmē, ka mums ir jāmaina informācijas nodošanas veids, vai mums ir jānoliek loģiskās sekas kaut kādas. Jā. Tā kā lūdzu neatkārtojiet to atkal un atkal un atkal, paskatāmies, ko var mainīt. Tā kā es teicu, liela nozīme ir tam, ka ir bērni, kuriem ir grūtības ar verbālo uztveri, un parasti viņi bieži vai nu vēlāk sākuši runāt, vai viņiem valodiņa ir attīstījusies netipiski, viņi, piemēram, ir sākuši ātri runāt, vai viņi, piemēram, ir rāvuši nost pirmās zilbītes. Un tad bieži vien viņi vienkārši nesaprot, ko jūs sakat. Un tad jūs esat pamanījuši, ka, piemēram, šie ir bērni, kuri nereti uzzīmē, tā kā nenākt, tur tā kā ķieģeli, tur ieja aizliegta, ja tur vai tur tā kā tiešais ēters. Lūk, tā kā viņi bieži vien jau paši dod, un tas ir signāls, ka cienītie vecāki arī jums labāk būtu palīdzēt bērnām ar zīmējumiem, ar attēliem, komiksiem, un jūs esat arī pamanījuši, ka bieži vien, tad, kad šis bērns ir uzvilcies un viņš jau sāk taisīt histērijas, viņš pat ja jūs sākat ar viņu runāt, viņš vēl vairāk sāks mētāt priekšmetus pa gaisu. Tā kā verbālās informācija
stresa situācijā palīdz ārkārtīgi reti, ja nu vienīgais jūs esat mācīti runāt tādā mierīgā balsī. Tad jā, bet tad jums ir jātrenē šī balss. Lūk, nākamais, ko mēs darām, mēs spoguļojam. Un tātad, ko nozīmē spoguļošana? Tas nozīmē, ka, ja mums pat sanāk, nu, tā kā kontrole, ja mēs sevi labi kontrolējam, bet mēs redzam, ka mūsu bērnam šī paškontroles prasmes nepalīdz, vai viņam nav šīs paškontroles prasmes, tad būtu ļoti labi, ka es arī tur būs teikumi man sarakstīti pēc tam klāt, tas būs pēc tam vēl drusciņu uz priekšu pie runāšanas, jā, vai es arī būšu ielikusi teikumus, ka tad pasakiet, ziniet, kā šajā brīdī es esmu tik dusmīgs, ka es vēlos doties ārā pa durvīm, jā, un tātad modelējiet, parādiet bērnam, kādu uzvedību jūs no viņa sagaidat, jo, kā es arī teicu, ka jebkurš cilvēks stresa situācijā atkārtos tos uzvedības modeļus, kurus viņš ir izmēģinājis drošos apstākļos. Tas ir iemesls, kāpēc arī notiek darba aizsardzības mācības, kāpēc arī ugunsdzēsēju aparātus māca tur pūst un dzēst liesmas. Jā, jo, lai nebūtu tā, ka tajā brīdī, tā, kad mēs nonākam stresa situācijā, mēs esam sastinguši. Lūk, nākamais, kas ir arī sasaucās ar plānošanu, ja mēs vēlamies, lai bērns tā kā spētu kontrolēt sevi, un ir īpaši šajā milzīgajā plūsmā, un arī jūs paši, protams, saplānojiet prioritātes, jo tas ir tas, kā es teicu, ka ja bērnam vienkārši viņš dzīvo tā, kā jūs zināt, ir tie bērni un arī pieaugušie, kuri viņi dzīvo tādi vientuļi, tādi viņiem nekas nav uzdots un tad viņi saņem sliktu atzīmi, un tad viņiem ir stress, un tad viņi ļoti raud, un viņi pārdzīvo, un tad viņi prasa, kad labot, un tad atkal pēc tam viņi atslābinās, un tad līdz nākamajai reizei, un tad viņiem līdzīgi tāpatās kā visai Latvijai, es arī neesmu ziemas riepas vēl uzlikusi, ka mēs neko nedaram saulaicīgi, un tad pēkšņi tas ziema atnāk kā milzīgs pārsteigums, jā, un tā kā šajā gadījumā, ja jūs pamanat, ka bērnam ir grūtības un ka viņš visu laiku tiek konfrontēts, tad lielākā daļa no jums ir arī nopirkusi šo laika plānošanas webināru, tad ir vērts tomēr bērnam pamācīt šo te pirmskontaktu. Atceraties, sākumā es sāku stāstīt, kā bērnam stāties kontaktā ar notikumiem, kuri būs vēl tikai nākotnē. Un tas ir fantastiski, jo tāpēc, ka tajā brīdī, tad, kad mēs parādām bērnam, ka nākotne ietekmē arī mūsu šodienas uzvedību, viņiem rodas sajūta, ka tātad nākotnē nav kaut kas tāds, no kā ir jābaidās, ka tas ir kontrolējams, ka tas ir vadāms, ka uz to var sagatavoties. Un tad bērni arī sāks saprast šo mājas darbu jēgu, viņi sāks saprast šo prioritāšu jēgu, jo plānošanu nevar iemācīt mehāniski. Tur mums vajag saprast atkal, kā es arī teicu, saprast, kur vispār kā cilvēks pēc rakstura, kādā viņš atrodas šajā plānošanas ciklā, vai viņš ir cilvēks, kurš dzīvo daudz pirms kontaktā, vai tas ir kontakta cilvēks, vai tas ir pēckontakta cilvēks, jā. Vai tas ir cilvēks, kurš tā kā spēja pārslēgties starp pagātni, tagadni un nākotni, vai viņš tomēr ieliekas iekšā kaut kādā vienā šajā ciklā. Un ja bērni to saprot, tad paliek vienkāršāk. Lūk, jā, tā kā jūs šo visu izlasījāt pa to laiku. Nākamais plānošanai un arī pašdisciplinai brīnišķīgi palīdz ģimenes kalendārs, un kāda vispār kalendāriem ir saistība ar paškontroli. Jo tātad ir arī pieaugušie, kuri tajā brīdī, tad, kad viņiem sākas uzvedības problēmas vai tā, ka viņiem sākas trauksme, tad viņiem ir sajūta, ka tas viss ir uz mūžu, jo viņiem, ja mēs parasti skatāmies 360 grādu leņķī un mēs arī tagad runājot par šo webināru, es domāju, kā man jūtas bērns, mēs ēdīsim vakariņās vai man kaut ko tur, vai nevajag kaut ko nopirkt, un tomēr mums ir kaut kādas paralēlās domas, vismaz man. Tad tajā brīdī, kad
tad, kad tu nonāc kaut kādā sāpju punktā, tad, kad tev ir problēma, tad tev visa pasaule pārvēršas par to konkrēto problēmu, un tad tev gribās tā kā eksplodēt, un tu viņu tā kā pats samilzini, un viss pārējais kļūst mazsvarīgs. Un šajā brīdī, ja jūs redzat bērnu vai pieaugušo, kurš visu laiku ieķerās kaut kādās problēmās, un viņš iefiksējas un netiek ārā, jūs ar runāšanu viņu ārā nedabūsiet. Tad būtu labi, ja jums būtu šis kalendārs, kur tu parādītu, ka tātad tagad ir piekdiena, un redzi, kā sestdien mēs darīsim to, svētdien mēs darīsim to, un tad tālāk jau būs labi. Un pirmdien risināsim. Un jūs jau zinat, ka psihe dara savu, un bieži vien tie iestrēgušie cilvēki, tā, ka viņi aiziet gulēt, viņi iemieg, viņi pamostas, tad psihe jau ir sakārtojusi, un viņi to problēmas mērogu samazina. Bet tieši arī šie te vizuālie kalendārie risinājumi, viņi ļoti, ļoti palīdz trauksmainu cilvēku iznest no tā sāpja punkta ārā un aiznest drusciņu uz priekšu nākotnē. Un šo es rādīju arī pagājušajā webinārā, bet tā kā ne visi jūs bijāt, tad es arī pielikšu no šo te risinājumu klāt, kad arī šis ir brīnišķīgs veids, kā piemēram bērnam, kuram ir grūti uzsākt dienu. Tur būs piktogrammas klāt, un šeit ir vajadzīgs tāds magnētiņš un magnētiskais papīrs vai arī līmes punkti. Mēs izmantojam magnētisko papīriņu, ka te mēs saliekam darbiņus, ja, kur būs piemēram, paēst, ja cikos mēs ēdīsim iztīrīt zobiņus tādā secībā, un to darbiņu, ko bērns ir izdarījis, to viņš aiztaisa ciet. Un atkal viņš ierauga pagātni, viņš ierauga tagadni, ko es darīšu, viņš ierauga nākotni. Un bērniem, un arī pieaugušiem ar augstu trauksmi, viņiem tiešām vajag redzēt šo vizuālo virzību, kā viņi sevi nes uz priekšu. It īpaši, ja mēs runājam par jaunieti pieaugušo, piemēram, depresijā, ja, tad tur šie darbiņi būs vajadzīgi ļoti, ļoti, ļoti maziņi. Tad tas ir tā kā tiešām mēs virzam viņus no soļa uz soli. Te ir vēl viena, jā, tā tad arī šis būs jums iekšā, kas ir reversā plānošana, kā arī mēs varam palīdzēt bērnu virzīt. Un atkal šajā brīdī, tad, kad bērns redz, kas, kur, cik notiek, mazinās stress. Ja viņam mazinās stress, tad viņš spēja sevi labāk kontrolēt, viņš spēja tā kā loģiskāk, sakarīgāk domāt. Un te ir viena lieta, ka tā tad, jo jums ir trauksmaināki bērni, pieaugušie, jo jums ir svarīgāk, jauniešiem zināt pulksteni ar ciparnīcām. Un tas, ko mēs arī redzam skolās, ka bieži vien arī 6. klases jaunieši nezina pulksteni ar ciparnīcām, bet ja jums ir trauksmaini bērni, tad arī pieaugušie jums ir mājās skolā nepieciešams pulkstenis ar ciparnīcu, jo tas arī parāda, kā laiks iet fiziski uz priekšu. Lūk, nākamais ir vēl viena brīnišķīga aktivitāte, kas palīdz plānošanai. To es ieliku pedagogiem, tā kā šī kolosālā aktivitāte. Ja bērns sūdzās, ka viņam mājās, ka mamma nespēlējas, parasti mammas nespēlējas ar bērniem, tad mēs taisam tādu sarakstu, ka saraksti mammas darbiņus mājās, un tur bērni parasti sasauc ļoti daudz darbiņus. Un tāpēc tam bērni saraksta savus darbiņus mājās. Un tad mēs ieraugam, ka cik mammai jādara, cik bērnam jādara, un pēc tam mēs prasam, ka saki, ko tu vari darīt, lai mammai būtu vairāk laika. Lūk. Tātad, ja jums ir bērni, jaunieši, pieaugušie ar paškontroles grūtībām, ģimenē vai arī skolā, tagad es par ģimeni vairāk runāšu, bet arī skolā tā tas ir, uzticiet viņiem darbus un pienākumus, jo tāpēc, ka tas ir veids, kā viņi, tas veido rutīnu, tas viņiem iedod to sajūtu, ka viņi ir daļa no kaut kā lielāka, tas viņiem iedod arī tādu kontroles sajūtu pār telpu, un tas ir tas, ko bieži vien nepareizi dara visi pieaugušie, ka viņi redz, ka bērnam ir impulsu kontroles grūtības, un viņi šos pienākumus samazina, bet nē, bieži vien un visbiežāk taisni otrādāk, jums šiem bērniem ir pienākumi, darbiņi, struktūra, tādi īpaši rutīnas darbiņi. Ir jāliek klāt. Ir tāds viens rutīnas darbiņš, piedodiet, es pārtraukšu, es aizmirstīšu pēc tam dārtiņu, tu vari aiziet aplaistīt puķus, lūdzu? Mēs vienkārši birojā esam reti, un es zinu, ka viņas nomirs bez manis. Jā, paldies tev liels. Tā kā tā. Labi.
Tā kā jūs visu šo izlasīsiet, kāpēc ir vajadzīgs. Tā kā pamēģiniet, jūs tiešām redzēsiet, ka, ja jums ir trauksmaini bērni, ja mēs viņiem palielinām atbildību, mēs viņiem palielinām tādus pienākumus, tad viņi strukturējas. Jā. Rekurtā tad paškontroles problēmas rodas tieši tad, kad ir pienākumi, skolas un mājas darbiņi. Aiju, iespējams, ka darbiņi nav labi izskaidroti, iespējams, ka tā kā bērns nesaprot, kā tas ir jādara, un vēl. Un ja tomēr viss ir skaidri izskaidrots un viņam tomēr paškontroles problēmas rodas, tad es izņēmu ārā to slaidu, paskatieties, kādas viņam ir attiecības ar viedierīcēm un kādas ir attiecības vēl ar visu ko pārējo. Bet pie šī mēs atgriezīsimies, labi? Ja tajā brīdī, ja jūs redzat, ka jūsu bērns, kad viņam ir jāsāk pildīt pienākumi un viņš eksplodē no šiem pienākumiem, tad iespējams, ko viņš ir iemācījies, ka uzvesties slikti ir izdevīgi, jo tāpēc, ka tad neviens viņam negribēs kaut ko uzticēt darīt. Un tad mēs atkal atgriežamies pie šī paša jautājuma par sekām un konsekvencēm. Kas te notiek, ja bērns kaut ko neizdara? Ja nekas nenotiek, tad kāpēc, lai viņam darīt, ja viņš var nedarīt? Lūk, tā tad, jā, šis bija pie tiem pašiem, ka ja mēs varam paredzēt, kas kādos apstākļos kā notiks, tad mēs arī varam ļoti labi sakārtot vidi un daudzas problēmas novērst. Lūk, nākamais paškontroles aiz vides ir liela loma paškontrolei, spēja atpazīt gan savas emocijas, gan citu cilvēku emocijas. Un te es izstāstīšu arī no jūsu jautājumiem, ko es arī redzu, kas nāk iekšā anonīmi. Ir tā, ka maziem bērniem un arī lieliem bērniem, mums katram dusmas dzīvo kaut kādā noteiktā vietā. Ne tikai dusmas, bet arī spriedze, stress un trauksme. Un šīs vietas ir dažādas, un katram no mums tās var būt savādākas. Piemēram, ir cilvēki, kuriem stresa situācijā negribas ēst, pilnīgi nemaz, un ir cilvēki, kas tādos ļoti stresainos apstākļos, viņi piekdienas vakarā var atjēgties, ka viņi nav ēduši visu nedēļu. Ir otrādāk, ir cilvēki, kuri, piemēram, viņi visu laiku ēda, ka viņi arī saka, es noēdu stresu. Un ir cilvēki, kuriem ir, piemēram, stresa situācijās, viņiem sākas vemšana vai viņiem sākas caureja. Ir cilvēki, kuriem stress dzīvo kājās, un ko tas nozīmē, piemēram, pedagogi to arī ļoti labi zina, ka, ja bērnam stress dzīvo kājās, viņš var mierīgi pildīt savus uzdevumus, un tajā brīdī, tad, kad bērnam ir jāpilda kaut kāds tests vai kaut kāds jādod kaut kāds darbiņš, kur ir jau atbildība, viņš pielec kājās un viņš sāk skraidīt apkārt. Vai, piemēram, jūs arī zinat to, ka ir bērni, kuriem tā kā viņam kāp stress, ko viņš dara, viņam burtiski rokas strīds, un tad viņš tā kā atvēzējas un viņš sit kādam. Un tad jūs zinat, ka pēc tam tas kur es iesitīšu lācim, es saku tā, piedod, es tā negribēju. Un jūs redzat, ka tas bērns saka, piedod, bet mēs skatāmies viņa acīs un mēs redzam, ka viņam ir totālākais kaifs no tā, ka viņš ir iesitis. Ja? Un jums šis ir jāpamana, jo tāpēc, ka es tagad izstāstīšu šo mehānismu, tātad, ja bērnam stress dzīvo rokās, dūrēs, viņš krājas pamazām, viņš krājas, un tad viņš sit un viņš atbrīvojas, un viņam paliek labi. Un ja jums ir sitēji mājās, vai es ceru, ka ne jaunieši vai pieaugušie, bet arī, ja jums ir tādi jaunieši vai pieaugušie, tad jūs arī izmēģināt. Izdariet tā, ka paturat dūres šitā kaut kādas, 10 sekundes vismaz no visa spēka, jo to arī pedagogi saka, viņi jau redz, ka tam bērnam tas tonus viņš kāpj, un viņš burtiski trīc, viņš trīc, un tad viņš atvēzējas un viņš sit. Lūk, un kas notiek tātad, ko iemācās ķermenis? Viņš iemācās, ka tātad, ja man ir tonus, tagad es pārslēgšu nākamo slaidu, lai jums ir, ja man ir tonus, kas man ir jādara, es viņu atbrīvoju sitot. Un ja mēs šos gadījumus nenovēršam, tad kas notiek bērnam šī vajadzība sist,
parādīsies aizvien ātrāk un ātrāk. Jā, un tad viņš pirmoreiz iesit, un tad atkal sit, un atkal sit, un atkal sit. Un tad mums vienkārši viņam ir jāmāca citas nomierināšanās metodes, jo piemēram, kas arī notiek, arī skatoties uz to nelaimīgo bērnu dārza sižetu, kur tās bija tās auklītes vardarbīgas, ja, vai arī šāds tas sitējs, vai arī tas, ko jūs arī minējāt, ka paškontroles problēmas notiek tad, kad bērnam parādās kādi pienākumi, ka šajā gadījumā, ja bērns saprot, vai arī pieaugušais saprot, ka tātad viņš var sist, viņš var kliegt, un viņam no šīs rīcības pēc tam iestāsies labākas sekas, jo tāpēc, ka viņu liks mierā, vai tur piekāpsies viņa prasībām, vai šajā gadījumā izlādējot stresu, viņam paliek labi, tad viņam nav jēgas mācīties jaunas prasmes. Saprotat, tāpēc, ka sist ir vienkāršāk nekā mācīties. Jā, te superīgs jautājums. Paldies, ienāca tikko kā iekšā. Tad to mēs arī liksim. Mums būs garš vakars, piedodiet. Jā, kur būs tūlītās man būs vesela sadaļa, Kristu, par nomierināšanās metodēm. Tā kā pirmais, tātad, ko mēs darām, mums vajadzētu arī bērnam lūgt, tā kā, lai viņš uzzīmē, viņu sauc par piparkoku cilvēciņu. Redzat, ka te viens ir uzzīmēts. Un kur mēs uzzīmējām savējo, ka tā tad, ja bērns ir uztraucies, pasaki, lai viņš uzzīmē, kurā vietā viņam šī trauksme ir. Jo, piemēram, jūs esat pamanījuši, ka jums ir noteikti kādi, ka tad, kad jūs esat uztraukušies, jums sažņautas rīkle. Tā kā aizņautas ciet. Bet mazam bērnam, viņam var būt tā sajūta, ka man aizņautas rīkle, ka kāda neredzama roka mani žņauc. Un ko šie bērni dara? Viņi kliedz. Jā, tā. Tā kā par nomierināšanās metodēm mums būs. Līdz ar to sākam ar to, ka bērns zīmē vai tā kā pasaka, kurā vietā viņam ir trauksme, kāpēc mums tas ir vajadzīgs, lai ar laiku bērns, arī pieaugušais, varētu pats reģistrēt, kur viņam šī trauksme rodas, jo tāpēc, ka jo trauksme ir ātrāka par domām. Tātad tas nozīmē, ka mums šī fiziskā sajūta ķermenī parādīsies, pirms mēs saprotam, kas notiek. Un mums vajag iemācīt bērnam, ka ja man dūris sažņaudzas, tad man ir dusmīgas domas. Saprotiet? Tā kā tā tas notiek. Mācam emocijas nosaukt vārdā. Mums būs spēle, vesela spēle, jūtas, sajūtas, emocijas, un mēs jau pamazām sākam taisīt lielo metodoloģiju, tai arī gan maziem, gan lieliem, gan vidēji lieliem bērniem. Bet jūs jau esat pamanījuši, kā tas ir ar bērniem, arī ar pieaugušiem, kad tu pienāk tāds sakreņķējies bērns, tu viņam pasaki, es redzu, cik tas ir dusmīgs, un viņš tā kā, wow, un viņam viss nokrīt, un viņš tāds paliek smaidīgs un priecīgs, ja? Tā kā tā. Emociju nosaukšana patiešām strādā, to es apsolu, to saka zinātne. Nākamais, kas ir svarīgi ar stresu, trauksmēm un emocijām un visām pārējām lietām, kas ir saistīts arī ar paškontroli, ir, ka mums jāļauj bērnam iziet visu emociju ciklu. Ko tas nozīmē, ka bieži vien vecāki viņi nevar izturēt, ka bērnam ir ļoti sakāpinātas emocijas, un viņi bērnu glābj. Tas nozīmē, vai tev negribas kaut ko garšīgu, tā kā viņi sāk izklaidēt, paskaties, tur zaķītis skrien. Un līdz ar to bērnam var rasties sajūta, ka tajā brīdī, tā kā viņš tā kā būs stresā, trauksmē, notiks kaut kas briesmīgs, jā. Un līdz ar to, tātad, ko jūs vislabāk būtu vislabāk darīt, ja jūs redzat, ka bērns ir uztraucies, tad jūs viņiem pasakat, klausies, es redzu, ka tu esi uztraucies, bet tagad pastāvēsim 4 minūtes, un tu redzēsi, pēc 4 minūtēm tev paliks labāk. Un tas pats ir arī ar jums, cienītie pieaugušie, ja jūs jūtaties briesmīgi, nemetaties uzreiz iekšā datoros, un tas ir viens, kāpēc arī, kā mēs zaudējam paškontroli, piemēram, mums ir jāraksta grūts dokuments, mēs nevaram izdomāt to teikumu, vai mēs zinām, kas tur tālāk sekos, ja mēs to dokumentu aizsūtīsim, un mēs ieejam tur internetā, mēs ieejam tur Facebookā, mēs ieejam tur, paskatāmies, kāda Covid statistika vispār šodien ir bijusi, es nemaz nezinu. Un tad mēs it kā aizējam no tā stresa prom, bet kas notiek, mēs tā kā izolējam sevī kaut kādu lietu, un kurai mēs tuvojamies, un mēs īstenojam šajā gadījumā izvairīšanās uzvedību, un mēs atkal zaudējam procesu gan pār sevi, gan pār tām lietām, kas mums jādara. Lūk,
Tā kā līdz ar to tas svarīgākais ir tas, ka šajā brīdī, tā kā bērns, piemēram, ir nonācis stresa situācijā, viņš ir briesmīgi, briesmīgi uztraucies, ka jūs nevis tagad viņu mierinat, nedod Dievs, negruzat. Es tev teicu, ka tev vajag izmācīties, bet jūs tā kā pasaki, zini kā, es palikšu ar tevi, lai tu nomierinies, un es tev palīdzēšu, ja? Un pēc tam mēs kopā izdomāsim, ko ar to darīt. Lūk. Nākamais, jau kas arī šeit bija jautājums, ko tālāk darīt, kas ir būtiski tajā brīdī, protams, ka, ja bērns ir aizgājis pa gaisu vai pieaugušais, it īpaši tīnis, jūs izdarīt neko vairs nevarat, nomierinat viņu un sākam no jauna. Un te es atradu vienu, precīzāk sakot, man bērni atrada vienu tādu brīnišķīgu vulkānu, ka mēs rādām tā kā, lai bērni un pieaugušie un tīņi saprot, kā viņiem tas stress pamazām kāpj uz augšu, ja, un tad iet gaisā. Un nākamais ir, kas ir būtiski, un šo es iesaku pielikt pie sienas, ka tā tad, ja es esmu dusmīgs, es gribu, lai tajā brīdī citi saka to un to, un tā tad, ja bērnam ir bijusi histērija, ja viņš ir tur kā salamājies, vai viņš ir pilnīgi noslēdzies, bijis destruktīvs, tā kā viņš paliek saulains, protams, mēs citreiz tā kā staigājam uz pirkstu galiem vai pa olu čaumalām, kā tikai viņu tur neaizskaitināt, bet mīļie pieaugušie, tā ir robežu nospraušana, un tā ir emociju robežu nospraušana, ka mēs pasakam, ka tā tad, zini kā, vakardien mums bija briesmīgs vakars, tu piekritīsi. Viņš saka, tā kā es par to negribu runāt. Nu, tā bieži vien viņi atbild. Tad tu saki, zini kā, bet es ļoti gribu tev palīdzēt, un vai mēs varētu vienoties, ko mēs varētu darīt nākamajā reizē, ja tu esi dusmīgs, ko man teikt, ko man darīt, vai ko man neteikt, ko man nedarīt. Un atrunājiet, un pēc tam pieliekat pie sienas, jo dusmu brīdī par to runāt nav jēgas. Un ja jūs saprotat, ka bērns arī no tādā nomierinājies, nav gatavs par to runāt, tad tas ir tāds sarkanais signāls, jā, ka jums ir ļoti sarežģīta dzīve. Un, jā, tad tas nozīmē ļoti daudz ko. Tad es arī tagad varbūt tieši tālāk, lai es pārāk neieietu jautājumos, bet tad, ja faktiski jūs dzīvojat tādos apstākļos, ka ir draudzīgi, un tad, kad ir kaut kas nav labi, tad jūs nevarat tam skarties klāt, un draudzīgi brīžos jūs nedrīkstat runāt par sarežģītām tēmām, tad kaut kas ir ļoti, ļoti palaists garām. Un tad, par to mēs arī varam aprunāties. Lūk, nākamais es izstāstīšu tādu vienu no gadījumu, bet es redzu arī anonīmajos jautājumos, ka jums ir sarežģīti gadījumi. Tāpēc man ir jāpastāsta tāda viena situācija, kas ir sarežģītos gadījumos būtiska, ka mums var būt gadījumi, kad mums ir jāapbalvo arī slikta uzvedība. Kā tas ir, piemēram, tātad, kur brālis atņem tur māsas brilles, un tu saproti, ka šis ir gadījums, kad tev ir arī jāsaka, klausies, tā kā atdod lūdzu viņas brilles. Ja, tas ir svarīgi. Un tad viņa tā metās brilles pa gaisu, un viņa saka, ņem, man to sūdu nevajag. Un tad, protams, ko dara mammas? Viņas tur tā kā nāc atpakaļ, kā tu pateici tagad, ko tu viņai pateici? Ja tagad tu līdz atvainojies man un tam līdzīgi. Bet, ja jūs zinat, ka vienmēr tas bērns ir tā kā sitis māsai, vai viņš ir tās brilles metis pa gaisu, vai paudis vēl destruktīvāku uzvedību, ka jā, viņš nedaudz savācas, un šajā brīdī viņš tikai nolamājas, nevis tur iesit, tad būtu labi, ja jūs kā vecāki ignorētu šo lamu vārdu lamāšanos un pateiktu, malacis, paldies, ka tu paturēji rokas un kājas pie sevis un atdevi viņai tās brilles, un paldies, ka tu neiesiti viņai, jā, un tad saprotiet, ko es saku, tā tad, jā, jo var gadīties, ja jūs esat iegāzušies ļoti, ļoti sarežģītā uzvedībā, ka mums var nākties apbalvot mazāk sarežģītu uzvedību, lai mēs vienkārši pamazām soli pa solim tiktu atpakaļ pie tā, ka tā uzvedība kaut drusciņ normalizējas, jā. Un tagad arī pasaki, kur tad šie te vārdi. Redzat, kā tātad ļoti specifisku atgriezenisko saiti. Paldies, ka tu neiesiti. Es zinu, cik tev bija grūti savaldīties. Es zinu, cik tas ir šausmīgi dusmīgs. Man arī citreiz ir tā, ka man gribās tur sist, tur mest krūzi pret sienu, jā, un esat patiesi un pasakiet, jo tāpēc, ka jo jūs vairāk spēlēsiet teātri, jo grūtāk arī bērnam būs tolerēt šo savu spriedzi.
Lūk, tā kā izstāstīja visu, jā. Tur citi psihologi, protams, teiks, ka tur es zinu, kā tu jūties, ka tas nav pareizi, ka teiks, ka kā tu vari zināt, tu nezini, no manis nesaproti, bet tomēr, ja jūs redzat, ka jūsu bērnam tas strādā jebkas, ja jūs atturat sevi no fiziskas vardarbības un verbālas vardarbības, un ja jūs atturat arī bērnu no fiziskas un verbālas vardarbības. Lūk, tātad pozitīvā atgriezeniskā saite ir pamatakmens paškontroles trenēšanā. Tātad tas, ko es teicu, ka ļoti, ļoti specifisku atgriezenisko saiti mēs dodam. Un te var palīdzēt, ja jums ir grūti, es atkal otrā reklāmas pauze numur 2, daudziem no jums ir brīnišķīga spēle pasaki sev, pasaki citiem. Un tur ir divu veidu kartītes. Vienas ir zilās kartītes, kas es esmu. Un tur ir, es nezinu, Dārtiņ, tu gribi uzspēlēt ar mani, ka piemēram, kur es ņemu vienu kārti, un tā kā es saku, tātad es esmu gudrs cilvēks, un šajā brīdī man ir jāpasaka, kāpēc es esmu gudrs cilvēks, un kāpēc es esmu gudrs cilvēks, tāpēc, ka man izdodas atrast risinājumus arī ļoti sarežģītiem apstākļiem. Un tagad es palūkšu Dārtiņai, paņemtu pirmo kartīti. Redzat, bez nejaušības principa. Es rūpējos par savu veselību. Jā, kā tu rūpējies par savu veselību? It īpaši šajā laikā es neeju tādos veikalos un random vietās uz maskas. It īpaši šajā laikā. Jā, un vēl ko es varu pateikt, kā tu rūpējies par sevi veselību. Tu atnāci 5 kilometrus, mēs 5-6 kilometrus nogājām kājas. 5 kilometrus, jā, mēs arī šodien rūpējāmies par veselību un nācām kājām uz darba pāri Vanšu tiltam. Jā, tā kā. Un redzat, un šajā gadījumā es papildināju vēl Dārtu, un kas šajā brīdī notiek, es stiprinu Dārtas tādu identitāti, jā, un arī mēs kaut ko par sevi pasakām. Paldies tev, tu. Un šeit ir arī oranžās kartītes, kas arī ir ļoti specifiska atgriezeniskā saite. Un te ir tas jautājums par to, ka, ja bērns saka, mamīt, es tevi mīlu, lai dabūtu internetu, šajā gadījumā, jā, tur drusciņi manipulatīvi izklausās, mums ir jārunā ļoti, 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 ļoti specifiski. Ja mums ir bērns ar sarežģītu uzvedību, mēs nevaram pateikt, tu uzvedies labi. Mums ir ļoti precīzi jāpasaka, ko tieši labu viņš izdarīja. Piemēram, es tās par Dārtu ļoti ātri nolasīšu. Tātad pirmais, Dārtiņ, paldies, ka tu palīdzi. Redzat, tas ir vispārīgi. Un es Dārtai pasaku, tātad Dārtiņ, paldies, ka tu palīdzēji atrast darba lapas un arī izdomāt, par ko mēs varētu šodien runāt. Es ņemu nākamo kartīti, es cienu tavu drosmi. Es varu izstāstīt, kur es visvairāk cienu Dārtas drosmi. Ka, ja drīkst pastāstīt par tavu ķīmiju, kad tu drīkst, es izstāstīšu par ķīmiju, ka tātad ķīmijas stundā, kad Dārta viņa piegāja pie ķīmijas skolotāja un pateica, ka skolotāja, es redzēju, ka bērni nesaprot līdz galam, kā tika izskaidrota difūzija, vai es varētu novadīt nākamajā stundā nodarbību par difūziju. Lūk, es abrīnoju tavu enerģiju. Ko es varu pateikt par tavu enerģiju? Jā, ka es abrīnoju tavu dzīvesprieku un tavu radošumu, un kā jūs arī izdomājāt mājās lāčplēša dienu. Lūk, tā kā sapratāt, ja, ka tā kā mēs šajā gadījumā iedodam ļoti, ļoti, ļoti precīzu atgriezenisko saiti, kas arī parāda bērniem, ka, kas ir tā uzvedība, kuru mēs vēlētos arī modelēt tālāk. Lūk, kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo tāpēc, ka uz ko bērni skatīsies, uz ko mēs skatīsimies, tajā virzienā mēs arī attīstamies. Un šeit jau fonā bija jautājumi par sodiem, un tagad drusciņi parunāsim par sodiem. Ar sodiem ir tā, ka sodus, mums ir vesela nodarbība par sodiem, bija sodīt vai nesodīt. Tā kā, ja kādam interesē sodu mehānismi, tad jūs varat patīt drusciņi atpakaļ, paskatīties, kurš bija tas webinārs, bet īsumā ir, ka reizēm tas, kas vienam ir sods, otram nav sods. Jo, piemēram, ja bērnam ir uzvedības problēmas un viņam no sensorās pārslodzes, piemēram, sods iet uz savu istabu un dzīvot vienam, patiesībā ir apbalvojums. Un bieži vien ir tā, ka ir bērni, kas arī dara visādas jocīgas un sliktas lietas tikai tāpēc, ka lai vecāki viņu sodītu un viņi dabū vai nu vecāku uzmanību, vai taisni otrādāk vecāki liek viņu mierā, viņiem nav jāpiedalās mājas darbos un tam līdzīgi.
Nākamais, šo jūs arī zinat, ja jums ir bērni mācās klasē ar sarežģītiem bērniem, un pedagogi to ļoti labi zina, strādājot ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, ka mēs ļoti ātri ieraugām, ka bērni no nelabvēlīgām ģimenēm tiek mainīti, pret viņiem tiek izdomāti jauni sodi, jo viņi vienkārši pēc tam to gāž uz saviem vienaudžiem. Un tātad, kas ir laba soda? Nesauksim viņu par sodu, bet intervences rezultātā. Tātad pirmais, nestrādā ilgstoši sodi. Tas nozīmē, ka, piemēram, atņemt datoru uz nedēļu ir gandrīz pilnīgi bezjēdzīgi, jo tad jums būs tā sajūta, ka bērns ir dusmīgs, viņš vēl kaut ko izdarīs, tad jums jāpaņem telefons nost, tad jums vēl kaut kas jāpaņem nost. Un tajā brīdī, tā kā bērnam ir noņemts pilnīgi viss nost, un tā kā mums vieni vecāki pateica, ka viņi pateica, ka dēļ uzvedības meitenei nebūs dzimšanas dienas ballīte, kura bija plānota pēc pusgada. Jūs varat iedomāties, cik tur maskas paliek. Šādi sodi nepalīdz, jo tāpēc, ka viņi veicinās naidu pret jums, tādu agresivitāti, bērni parasti atkal grūzīsies, mēs nonākam tajā pašā domāšanas modeļu slazdā. Un viņi visvairāk domās, ka jūs esat vainīgi. Viņi atradīs kādus citus, kāpēc tas viss tā notika, ne tikai viņi, un viņi ātri vien aizdomāsies, kādi viņi ir nabadziņi un kādi viņi ir upuri un kādi vecāki viņiem ir pilnīgi slikti. Vislabāk, tātad soda ilgums, tā kā ļoti ilgi sodi nav efektīvi, bet ļoti palīdz, piemēram, ka, ja jums ir skaidras robežas, ka bērnam ir dators stundu, ka pasaki, zini, kā, ja nav izpildīts mājas darbs, tad piedod tikai pusstundu vai 20 minūtes tikai, vai vispārībā. Nu, tad sodu nē, tad datoru nē, šodien nē. Tā kā, lai ir tas laiks, ka viņš cieš disharmoniju, bet toties viņš arī zina, ka tas būs atpakaļ. Nākamais, tas nozīmē, ka vienmēr, tad, kad tas ir noticis, mums daudz svarīgāk ir saprast, kāpēc bērns zaudēja pašsavaldīšanos un ko mums darīt, lai tas neatkārtotos un ko viņam darīt. Līdz ar to mums vajadzētu vairāk rīcības modeļus, tā kā bez izrunāšanās nekas nebūs, ja? Nākamais, tas, ko mēs arī teicām, māciet matemātiski, tas, ko citi iemācās intuitīvi. Un, piemēram, tas, ko mēs arī ļoti daudz redzam, ka ļoti grūta dzīve ir vecākiem, ļoti empātiskiem vecākiem, kuriem ir bērni ar zemu fleksibilitāti, jo tāpēc, ka jūs jau citu sajūtas un citu cilvēku pasauli saprotat intuitīvi. Un tajā brīdī, ja jums ir bērns, kurš neprot ievērot robežas, kurš vienkārši pārtrauc visus, kurš laužas citu robežās, kurš apskauj citus, kurš tā kā tikai es. Un jums var būt ļoti grūti viņam mācīt kaut kādas prasmes pašsaprotamas, un es jūs labi saprotu, tas ir tāpatās, ka, ja jūs esat labi matemātiķi un jums ir bērns ar disgrāfiju, vienkārši jums var būt tāda sajūta, ka jums jau sāk trīcēt rokas, nu kā to var nesaprast? Un te ir tieši tas pats, tad atceraties lūdzu, ka ja bērns kaut ko nesaprota, vai ja bērns uzvedas briesmīgi, visbiežāk tā ir prasmju lieta vai vides lieta, un tad mums ir jāskatās tiešām pa maziem elementiem, un starp citu, es to saku ar lielu atbildību, ka mainot mazus elementus, mēs varam panākt brīnumus. Lūk, un tagad bija lielais jautājums par prasmēm. Tātad tagad mēs sāksim matemātiski mācīties prasmes. Ja bērns zaudē paškontroli, tagad būs no dusmu kontroles spēles, man šķiet, vai no mācīties draudzēties. Es neredzu, man priekšā ir mācīties draudzēties, kas palīdz kustība. Ja jums ir bērni, kas ieciklējas, brīnišķīgi palīdz kustība, novirziet uzmanību. Kā mēs novirzam uzmanību, paspēlējam spēli, ka tā kā atrodam 5 sarkanas lietas. Mīļākās nodarbošanās iepriekš jau tajā darba lapā, kur es rādīju, ja es esmu dusmīgs, tad tā kā bērns ir nomierinājies, uzrakstiet, kādas mīļākās lietas viņš varētu šajā brīdī padarīt. Un zīmējiet dusmas, un tas ir ļoti interesanti ar dusmu zīmēšanu, jo tad, kad es strādāju vēl ar maziņajiem bērniem bērnu dārzos, grupiņās, darbnīcās, tad es saku, zīmējam dusmas, tad tie bērni saka, nē, es nezīmēšu dusmas, dusmoties nav labi. Un tad, kad mēs tagad tās lapas švīkājam, un es redzu, kā bērniem mainās sejas, un ir bērni, kas pasaka, es atstāju savas dusmas uz papīra, un labāk, lai viņi atstāja tās dusmas uz papīra, nekā kādam uz, zem acs. Jā?
Un tātad, lai cik jums būtu liels bērns, un arī jums pašiem pieaugušajiem, ja jūs esat cilvēki, kas zaudē pašsavaldīšanos, visticamāk, jums vajadzēs arī tā kā kaut kur sarakstīt. Un es varu izstāstīt tādu gadījumu, ka man bija tāda briesmīga situācija. Es strādāju ar vienu filmēšanas komandu objektā, kas ir tāds sprādzienbīstams objekts, un tur varēja kustēties, kas ir šis te objekts, kas ir sprādzienbīstams, kas ir faktiski aizmirsu pēkšņi to nosaukumu. Vienalga, jā, tā kā faktiski tas ir paaugstinātas bīstamības objekts. Un man bija piešķirta pilnīgi haotiska komanda. Un tā komanda, viņa devās tur, kur nedrīkst, viņa rāpās kaut kādiem nožogojumiem pāri. Viņi bija instruēti, kā tur uzvesties, bet viņi nespēja uzvesties. Un tur jau viņus brīdinājumi pateica, ka tu tās izsviedīs ārā, un tik un tā tas operators kaut kur aizskrien, un tad viņš ir kaut kur pilnīgi pazudis, un mēs nezinām, kur viņš ir. Un es atceros, man bija līdzi somā dusmu kontroles spēle, un es pirmo reizi dzīvē pati biju novesta tik ļoti, ka es biju tik paralizēta no viņiem, no viņu tā haosa, ka es vienkārši izvilku ārā dusmu kontroles spēles kartītes, un es skatījos, kura šajā brīdī man varētu nomierināt, kura man šajā brīdī varētu noderēt. Ja? Tā kā mēs visi varam nonākt tādā situācijā, un tad ir labi, ja šāds saraksts ir priekšā, jo tajā brīdī, tad, kad jūs jau esat tajā situācijā, ka tūlītās zaudēsiet paškontroli, rēķinaties, ka loģiski skaidri domāt var tikai ļoti trenēti cilvēki. Lūk, tālāk par domāšanu. Ar domāšanu un cilvēkiem, kam ir iekšējās pašmotivācijas problēmas, kas nozīmē paškontroles problēmas, kas nozīmē, ka viņi, piemēram, sagruzās, viņi zaudē ticību sev, viņiem ir depresija, tad viņi ļoti bieži nonāk domāšanas slazdos. Un es izstāstīšu par domāšanas slazdiem, ka pozitīvās domāšanas slazdiem, ka ir bērni un arī pieaugušie, kuri gūst enerģiju no sapņošanas. Ko tas nozīmē, ka viņi jau ir sasapņojušies, kā es esmu izpildījis mājas darbu un kā es tur tad skatos televizoru un kā es tur spēlējos ar draugiem. Un tajā brīdī, tā, ka viņi aizsapņojas, viņiem paliek tik labi, ka smadzenes viņus jau apbalvo par to. Un tad, kas notiek, un tad, kad viņi tiek konfrontēti ar realitāti, viņi paliek ne tikai dusmīgi, aizvainoti un agresīvi, bet viņi arī zaudē savu paštēlu, un viņi arī zaudē ticību sev. Un tas tātad, ko šie cilvēki nesaprot, ka tajā brīdī, tā, kad tu sāc domāt pozitīvi, un tev parādās laba sajūta par savu nākotni, tad tev smadzenes iedod avansā enerģiju, lai tu savu ķermeni varētu līdz šim pozitīvajam rezultātam aizvirzīt. Un tas ir bērniem jāpasaka, redzi, kā tu padomā, jūti, cik tev labi palika, tagad tev ir enerģija un ķeramies klāt darbiņam, ja? Tas nav apbalvojums par padarīto darbu, un bērni un arī pieaugušie to ļoti bieži nesaprot. Un tad mēs redzam arī pieaugušo, kuri tur sapņo ceļ gaisa pilis, un pēc tam viss ir slikti, jo tāpēc, ka viņi sapņi nav piepildījušies. Nākamais ir domāšana un trauksme. Tātad šie tie domāšanas slazdi, ka ir bērni, kuri viņi tajā brīdī, kāpēc viņi zaudē paškontroli, arī paškontroli, tāpēc, ka viņi domā ļoti ātri uz priekšu. Un tas ir arī pieaugušajiem, ka tātad līdz ko šie cilvēki saskaras ar trauksmi, ar kaut kādu šķērsli, viņi domā vizuāli, un viņiem attīstās uzreiz ļoti daudz scenāriju, un viņi paņem scenāriju ar briesmīgāko attēlu un uz viņu reaģē uzreiz. Piemēram, mamma ir aizkavējusies 5 minūtes, un viņa uzreiz domā, mamma, varbūt tramvajs nobrauca, varbūt viņu kāds nolaupīja, varbūt, ka viņa ir sirdstrieka un viņa tagad ir slimnīcā, viņa nekad nebūs atpakaļ, un tas bērns jau raud, kā viņš dzīvos visu dzīvi bez mammas. Un šajā brīdī mēs nedrīkstam teikt, tur muļķis tāds. Nē, šie nav muļķi, tāpēc, ka šie ir bērni, parasti ir ārkārtīgi augstu intelektu, kas spēj ģenerēt milzīgi daudz tādus risinājumus un arī radošus risinājumus, bet vienkārši viņiem atkal jāparāda, ka tajā brīdī, tā, kad tu sāc domāt, tev vajadzētu izdomāt tātad šis ir trauksmainākais scenārijs, bet kurš ir realistiskākais? Ja, un tā kā tur ir, ja jums ir šādi bērni, tad tur ir ļoti labi palīdz krīzes plānošanas scenāriji, kur mēs tos visus scenārijus sarakstam uz šādām lapiņām, kur es esmu sagatavojusi, un tad mēs liekam varbūtīgākos un mazāk varbūtīgos. Lūk,
Tātad par domāšanu skaļi ir vēl viena lieta, kas mums ir jādara ar bērniem, un arī ar citiem pieaugušajiem, ja jums ir sarežģītas attiecības, un tātad modelējiet, tā ir kognitīvā modelēšana, tas nozīmē, ka, ja jums ir slinkums, pasakiet, man ir slinkums, es tā negribu darīt, bet es pastrādāšu 2 minūtes. Redzat, ka es ceru, ka man izdodas izstāstīt. Es visu laiku atliku šo darbu, bet tagad es apsolīju, ka pēc tam, kad es izdarīšu šo darbu, es iešu pastaigāties. Un tad izdari šo darbu un pastaigājies, lai bērni redz to, kas notiek jūsu galvā, ka jūs uztraucaties, ka jūs uztraucaties, ka jūs, tā kā jums ir slinkums, ka jūs esat dusmīgs, ka jūs atliekat šo darbiņu, ka jūs gribat kliegt. Un tad ko jūs darīsiet ar to? Ja? Tā kā parādiet savu iekšējo domu procesu un ko jūs darīsiet ārēji. Brīnišķīgi strādā. Iesaku, rekomendēju. Kāds uzrakstīt Kristīnai, lai pārbauda audio settingus? Tagad es varbūt iešu uz priekšu, mums ir daudz darba. Tā kā tā, par sarunāšanos. Jā, jūs jau arī labi zinat, un to es arī pastāstīju, ka šo bērnu vārdu krājumā parasti nav tādas frāzes. Nedzirdēju, es esmu ļoti uztraucies, man vajadzīga pauze, es nevaru runāt, kaut kas noticis, man jāpadomā un tam līdzīgi. Viņiem tas ir jāmāca matemātiski. Paldies, Kristiāna, ka tu uzrakstīji. Un, ja viņi to nevarēs atbildēt, ko jūs dzirdēsiet? Mājas darbs ir stulbs. Jūs zinat visu šitās, te seju tam līdzīgi. Un atkal, ja jūs redzat bērnus, kuriem ir pašsavaldīšanās grūtības šādas, tad it īpaši ļoti sarežģītas, it īpaši, ka viņi saprot, kas notiek, mēs patiešām esam veidojuši tādu vārnīcu, ka tas uzdevums ir stulbs, tā vietā es teikšu, es ar šo uzdevumu netieku galā. Ja, kā tātad, ja es neteikšu nē, es teikšu, man ir grūtības ar to un to. Tā kā sapratāt, ja, ka tā kā mēs veidojam tādu vārnieciņu, it īpaši, ja jūsu bērns jau lamājas ļoti rupjos vārdos. Es, starp citu, varu izstāstīt vienu brīnišķīgu stāstu par ļoti rupju lamāšanos. Kā es atradināju vienu grupu, vienu grupu, tātad sociālās rehabilitācijas ielu bērnu, jauniešu 16 gadi, no dzimuma orgānu lietošanu dažādās valodās. Un tātad, šie ir jaunieši, kas ļoti lieto tos vārdus un arī, tā kā, protams, jaunu pedagogu klātbūtnē, un es tā kā biju jauns pedagogs šajā grupā, un viņi tur sāk tā kā atkal savus orgānus lietot, un tad es viņiem pateicu, ziniet, jaunieši, es jums atklāšu vienu noslēpumu. Ir tā, ka tātad, ja jūs satiekat kādu cilvēku un viņš ļoti daudz runā par ēšanu, tā kā gribētu ēst, un es tā kā gribu tevi noēst, visticamāk viņš ir izsalcis. Un, piemēram, ja jūs redzat, ka kāds cilvēks visu laiku runā par zobiem, zobārstiem, izsitīšu zobus un tam līdzīgi, visticamāk, ka viņam zobā ir kāds caurums un viņš vienkārši vilcinās iet pie zobārsta. Un, ja jūs redzat, ka tā tad ir kādi cilvēki, kas visu laiku savā valodā lieto tātad, kaut kādus arī dzimuma orgānu apzīmējumus, tad izejot no šī, mums ir jāpieņem, ka visticamāk, kad viņiem ir kaut kādi izaicinājumi vai pat problēmas ar šo konkrēto ķermeņa vietu. Un faktiski jūs tādā veidā varat noteikt, kas rūp šiem cilvēkiem un iesaistīties sarunā un arī viņiem palīdzēt. Un kā jūs domājat, cik daudz pēc tam tika lietoti dzimuma orgāni? Man bija ļoti labas nodarbības un ļoti produktīvas grupas. Lūk tā. Tā kā tā. Līdz ar to, jūs sapratāt, vai ne, es varu neko nekomentēt.
Lūk, kā mēs vēl varam palīdzēt? Ja bērns sit, par to es arī stāstīju, sakiet to ar vārdiem. Zīmējiet zīmējumu diktētus, ko tas nozīmē, mēs rekur zīmējam, tā kā trenējam uzmanību. Ir bērni, kuriem nevajag spiest atbildēt uzreiz. Viņiem vajag izdomāt to domu arī pieaugušajiem, starp citu. Ja jūs viņiem laksiet, ko tu teici, tu izdomāji jau? Tad, kas notiks, vienkārši viņi reaģēs ļoti agresīvi, jo šī agresīvā reakcija ir vienīgais veids, kā viņi ir iemācījušies aiziet prom no situācijām. Nākamais runājiet par to, kā jūs atrisinājāt savas problēmas, un tagad man atkal bērni ir klāt, un viņi arī var apliecināt, es arī pati stāstu, kā man iet un kā es pati risinu. Lasiet veiksmīgus dialogus. Ko tas nozīmē, ja jūs lasat kādu grāmatu, vai, piemēram, ja jūs skatāties kaut kādu filmu, tad apturiet to filmu un pasaki, redzi, kā viņš interesanti pateica, redzi, kā viņam tur palika tā ļoti jauki, un paskaties, kādus vārdus viņš izmantoja, lai nomierinātu vai lai nomierinātos pats. Tā kā faktiski mums ļoti labi palīdzētu, ja mēs spētu bērnam parādīt un arī paši pamanīt, ka šī metode arī varētu ļoti labi derēt. Lūk. Nākamais, sarunāšanās ir spēt vienoties. Te brīnišķīgi strādā, mācīties, draudzēties, spēlēties, un turklāt tā viena no tām metodoloģijām ir tā, ko var izmantot šo spēli arī ar pieaugušiem un arī ar jauniešiem, ka mēs pa vidu liekam vienošanās kartīti, apkārt mēs saliekam problēmu situācijas, un mēs prasām viņiem, ka pirmais, kas ir vienošanās? Kā tu vispār saproti, kas ir vienošanās? Tā mēs nolīdzinām, jo tāpēc, ka ir cilvēki, ir īpaši, ja jums ir bērns vai arī skolā vai arī mājās, kurš ir visu laiku risinājis problēmas citot vai bēgot, viņš vispār to vienošanās konceptu varētu nesaprast pēc būtības, galvā nesaprast. Ja, un tāpēc mēs varam pajautāt, kā varētu izdomāt, kā tu spēlēsies ar šo mašīnu. Tātad, kā mēs varētu vienoties, kā mēs varētu atrisināt, vienojoties, darīs tas to, kā mēs varētu vienoties, piemēram, ja kādu nelaiž šūpolēs, kā mēs varētu vienoties, ja kāds ir pārāk skaļš, un tam līdzīgi. Jā, paldies, Brunā, brīnišķīgs jautājums. To mēs arī atstāsim uz jautājumu atbilžu sadaļu. Tātad, un ir gadījumi, kad tiešām ir vērts arī iepauzēt, kamēr Pēterītis domās, un es arī pastāstīšu, kādos gadījumos tas patiešām palīdz, un man ir stāsti. Tā. Lūk, nākamais ir māciet bērnam un arī pieaugušajam nosaukt problēmas vārdā. Ja, un ko tas nozīmē, ka ja bērns vai pieaugušais nevarēs nosaukt problēmas vārdā, piemēram, šajā gadījumā, piedod, Bruno, ka es izmantošu tavu piemēru, ir, ka šajā gadījumā mēs pārformulētu es formā, ir, ka mani kaitina tas, ka ir kāds bērns, kurš nav izmācījies, un tas bija uzdots mājās, un tagad visa klase uz viņu gaida. Ja? Un tā tad, tas tevi kaitina. Jautājums ir, ka tu to vari neteikt skaļi, jo tāpēc, ka šajā brīdī, ja tu to pateiksi ļoti skaļi, tad tu faktiski pazemināsi bērna statusu cita bērna acīs, un kas notiks šajā brīdī, ja bērns viņš jutīsies slikti, viņš var to internalizēt, viņam var sākties trauksme, un viņš vēl būs stulbāks, un mēs nonāksim pie tā, ko mēs redzējām aizliegtajā paņēmienā, ja viņš vēl būs stulbāks, ja mums ir pedagogs, kuru besīs stulbs bērns, es atvainojos, kas runāju tagad tiešā tekstā, tad šis pedagogs, viņš ieiet emocijās, un tas beigsies ar fizisku vardarbību, goda vārds. Un man būs pirmdien supervīzija, kur es arī stāstīšu, kā tas pedagogi paši sevi arī uzvāk līdz tam, ka viņi nesavaldās un viņi sit. Lūk, un nākamais ir, ja to mēs pasakām skaļi, un šis bērns, viņš izrāda reakciju, viņš, piemēram, varētu rehabilitēt savu tēlu klases biedru acīs, un viņš var sākt ņirgāties par pedagogu.
Un viņš var sākt pazemot pedagogu. Viņš varbūt, ka nepieķersies tev, Bruno, tāpēc, ka tu esi lielisks pedagogs, un es nezinu, vai tu esi pedagogs, es nezinu, kas tu esi. Viņš nepieķersies tev, bet toties blakus būs pedagoģe, kurai varbūt ir mamma slima, varbūt, ka viņai ir sirds slima, viņa ļoti vāja, un viņa varbūt ir izcietusi ķīmijterapiju, un viņai vēl nav atauguši mati, un tas bērns, kurš tikko kā ir bijis pazemots, viņš vienkārši nonesīs vājāko pedagogu. Ja, bet līdz ar to tas, kas mums vajadzīgs, mums to vajag pateikt, ka mani tas besī, ka tas bērns to 2x2 neprot izpildīt, lai gan viņam jāprot. Un pēc tam, tā, ka mēs esam to noformulējuši, tikai tad mēs zinām, ka skaļi pateikt, tā ir pirmā iespēja, bet tā ir ļoti slikta iespēja. Bet tad mēs varētu padomāt, ko mēs vēl varētu šajā situācijā darīt, jo mums kaut kas ir jādara, jo ja mēs nedarīsim, mēs reaģēsim, un mēs nonāksim līdz vardarbībai. Un māciet to arī bērniem. Lūk. Un tā tad, jā, sarunāšanās prasmes tiešā veidā ir saistītas ar to, vai mēs tiekam galā ar frustrāciju, vai mēs varam pateikt, ka tas mani kaitina, vai mēs, un tad arī, jā, un vai mēs spējam risināt problēmas. Un tā tad, jo mazākas šīs prasmes būs, jo vairāk mēs redzēsim fizisku vardarbību. Paldies, Kristu, cik tu labi uzrakstīji. Jūs arī lasat čatā. Un tad mēs nonākam, jūs redzat, mēs izgājām cauri tātad nomierināšanās, vispirms nomierinies, izdomā, runā, un tagad mēs esam pie darīšanas. Un ar darīšanu mēs sāksim ar to, ka jebkurai uzvedībai ir 3 funkcijas. To es atkārtoju katrā webinārā, bet to es arī pasaku tagad, ka tātad, ja bērns izvēlas uzvesties agresīvi, ja viņš ir zaudējis paškontroli, arī pieaugušais, starp citu, tad viņš grib kaut ko ar to panākt. Un tātad viņš varētu realizēt uz to, ka viņš varētu kaut ko iegūt. Nu, viņš iegūst kaut kādas lietas, viņam ļauj špikot tam līdzīgi. Viņš var izvairīties, tas nozīmē, ka viņam var nelikt pildīt mājas darbu, mazgāt traukus. Un tā var būt arī viņa pašstimulācija, sensorā uzvedība. Ka viņš no tā jūtas labāk, viņš, piemēram, iesit kādam, viņš ir atbrīvojis muskuļus, un šajā brīdī viņš jūtas ļoti labi. Ko darīt? Tātad viens ir apbalvojumi, par apbalvojumiem mēs jau arī runājām, ka apbalvojumi strādā ļoti labi, bet īslaicīgi, un tad, ja mēs atrodam precīzu laika nogriezni, jo tāpēc, ka ja jums ir bērns, kuram ir iet nereāli smagi ar paškontroli, tad viņam dot apbalvojumus par nedēļu, ja tu visu nedēļu uzvedīsies labi, ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo tāpēc, ka viņš pirmdien uzvedīsies slikti, un viņš zaudēs jebkādu motivāciju savākties uz visu nedēļu. Un es zinu, mīļie vecāki, cik tas ir grūti jums un arī pedagogi, ja jums ir 60, 30 bērni klasē, vai 3 bērni mājās un jātaisa vakariņas, tad ir ļoti grūti noķert šos brīžus, bet tiešām, es sākšu ar to banālo piemēru, ko es parasti minu. Nosakiet ļoti īsu laika nogriezni. Piemēram, bērni, ja jūs šovakar izmazgāsiet zobus bez strīdēšanās, tad tur būs pasaciņa kaut kāda. Un zobi bez strīdēšanās, jūs zinat, kas tā ir pa laimi. Jā, tā kā tā. Un faktiski šīs motivatori, viņi strādā ļoti ātri jaunu ieradumu veidošanai. Piemēram, mēs gribam, lai bērns noliek zābakus ienākot iekšā mājās. Tad, tā kā mēs izdaram to. Ja, piemēram, ja tev izdosies savaldīties šodien vai saģērbties bez kašķiem, vai izpildīt mājas darbus bez skandāliem, tad, ja? Un tad mēs uzstādām nogriezni, kas ir atbilstošs konkrētajam laikam. Šo es tā kā izstāstīju, jā, to es arī izstāstīju. Nākamais paralēli, tātad šim mums ir jāmāca bērniem, arī pieaugušajiem pacietība. Un pacietību mēs mācām arī sev novilkt vismaz 1 minūti pāri pacietības robežai. Piemēram, jūs rakstat sarežģītu darbu, man šorīt tā bija, starp citu, es pastāstīšu, kā es vilku pāri pacietības robežai. Un tātad es zināju, ka tas bija ļoti sarežģīts, ļoti sarežģīts stāsts.
Un, protams, ka tajā vienā brīdī tu redzi, ka tev ir grūti izdomāt un tur tādu īstu tādu risinājumu, kas īsti nav. Un tad ir tāds brīdis, kad tev gribās aiziet uz to vieglāko ceļu. Tas nozīmē, ka aiziet paskatīties to pašu internetu, vēl kaut ko. Un tad es pasaku sev, nē, tagad es uzlieku modinātāju un es pastrādāšu vēl 5 minūtes pāri, vēl 5 minūtes pāri. Un tad vienā brīdī tāds, cik labi. Un tad paliek labi, un tad nāk enerģija, un tad tu esi gatavs. Tad es tik labi, šodien man bija tik laba darba diena, es tik ļoti priecājos, ka es to salauzu. Un tāpat tās daram arī ar bērnu. Ja jums ir bērns, kuram jau ir ļoti sarežģīta ar paškontroli, tad pildiet visus šos uzdevumus. Un, piemēram, tāds brīnišķīgs uzdevums ir visu darīt ļoti lēnām. Tagad visa ģimene lēnām ēd zupu, ļoti lēnām runā, ļoti lēnām dzer tēju. Ļoti lēnām noliek krūzīti uz galda. Es ticu, ka kādi no jums jau tagad zaudēja pašsavaldīšanos. Lūk, spēlējam domāšanas spēles, radiniet bērnus pie sudakiem, labirintiem, visur, kur ir jānoslogo domāšana, pacietība, kur bērnam ir jāpārvar sevi, arī pieaugušajiem jāpārvar sevi. Ja? Tā kā izaiciniet sevi, pārvariet sevi. Jā, skolā tas ir sarežģītāk. Jā, protams, ka skolā tas ir sarežģītāk, bet skolā brīnišķīgi strādā mācīt kolektīvi nomierināšanās metodes. Par to es stāstīju arī laika lekcijā, ka, piemēram, mācām bērniem visiem sajust minūti, ka mēs aizvācam no klases tikšķošos pulksteņus un visi aizver acis, un tajā brīdī, kad viņam liekas, ka ir pagājusi minūte, viņš acis atver vaļā. Un tad jūs redzēsiet, tie bērni, kuri ir impulsīvi, parasti viņiem laiks ātri iet un viņiem tā minūte beidzas uzreiz. Jā. Tālāk ir bērni, kuriem vajag padomāt, un viņiem tā minūte var būt ļoti, ļoti ilga. Un šis ir brīnišķīgs veids, un tas, kas trāpa minūtē, jūs varat iedot kaut kādu uzlīmīti dāvaniņu vai vienkārši pateikt, tur Maira, Dace, Dagneja bija vistuvāk, un bērni arī ļoti labprāt mājās trenējas pēc tam, lai viņi ietrāpītu tajā minūtē. Un tad viņi arī, un tad jūs varat to sākt, piemēram, ja jums ir tāda stresaina nodarbība, jūs varat sākt ar šādu nodarbību, un bērni ļoti ātri noskaņojas. Un jūs zināt, ka tā filma 17 pavasara mirkļi, kur filmas noslēgumā tā kā Štirlits tā kā mašīnā tur gulēja ceļmalā, un viņš pamodās bez pulksteņa, un viņš zināja, ka viņš bija gulējis tieši 20 minūtes. Starp citu, tas strādā, jo tāpēc, ka es kādreiz neticēju šim citātam, bet arī tagad es mostos bez modinātāja 6. Jā, kur man bērns sēž blakus, viņš zina. Arī tad, ja es aizēju pusnaktī gulēt, tā kā smadzenes var uztrenēt tam, bet tas prasa laiku un motivāciju. Lūk. Par plānošanu. Tātad, jā, paldies arī tam. Es neatceros Kristavu, kas bija tas par cilvēku, kas arī pateica sākumā par plānošanu. Tātad tas ir tieši saistīts kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka smadzenes ir muskulis. Arī smadzenes mēs varam uztrenēt uz to, un smadzenes uz to ir jātrenē. Tātad, un te ir vienkārši sarakstīts, jo par to ir stāstīts, un to jūs arī zināsiet, ka paškontrolē tātad šie ir svarīgākie. Mācīties, nepārtraukties, nepārtraukt darbu, strādāt, pabeigt darbiņu vienā secībā. Un tālāk, tālāk ir tātad darīt vienu darbiņu, uzstādīt prioritātes. Viens darbiņš, tas ir multitasking. Par prioritātēm mēs stāstījām, un tas, ko arī es parasti daru pati sev, ir, ka es katru rītu pamostoties, es sev paprasu, kas ir tas viens svarīgākais darbs, kas man šodien jāizdara, kas obligāti šodien jāizdara, un viss pārējais pakārtojas, un es to prasu no rīta, jo tā, ka es esmu izgulējusies, man tās prioritātes kaut kā pārkārtojas. Nākamais ir, ko mēs stāstam sev un savām smadzenēm. Ja jūs redzat, ka bērnam ir traki ar to, tad tiešām atkal no sirds iesaku, pasaki sev, pasaki citiem. Tālāk, jā, kas ir pareiza vieta un laiks, tas ir enerģijas menedžments, kas ir, vai jūs dodat iespēju sev
un bērnam strādāt tiešām tajā brīdī, tad, kad viņam ir visvairākā enerģija un augstākā produktivitāte, un katram mums tas ir pilnīgi savādākā laikā. Un nākamais, lūdzu, svarīgi ir īpaši tiem bērniem, kuriem ir ļoti grūti saņemties, arī pieaugušiem. Jūs zināt, ir tādi bērni, kuri nevar saņemties, un tā kā viņi saņemas, viņi ieiet tajā darbā iekšā un viņi netiek ārā. Un, tā, un viņiem ir jāmāca pauzes ņemt. Kāpēc? Jo tāpēc, ka ja bērns vai pieaugušais strādā šajā plūsmā un neatpūtīsies, viņš būs uz izdegšanas robežas un smadzenes atteiksies sadarboties nākamajā reizē. Jā, tas nozīmē, ka jums atkal jūs novilcināsiet darba uzsākšanu nākamajā reizē. Lūk. Un te ir kaut kādas, jūs varat paskatīties idejas paškontrolē, latviešu valodā, diemžēl, nav. Mēs pamazām kaut ko taisam līdzīgu, kas būtu paredzēts arī mūsu mentalitātei, bet tas ir ārkārtīgi lēni. Bet ņemot vērā to, ka jaunieši ļoti labi zina angļu valodu, šīs lapas strādā daudz labāk nekā jūs domājat, un tās strādā arī tad, ja cienītie vecāki vai pedagogi jūs tam neticat. Un es arī ielikšu pirmais tāds milzīgais sistemātiskais šo paškontroles lapu apkopojums ir uzvedībā LV. Draudzīgai klasei apakšā ir darba lapas pašrefleksijai. Brīnišķīgs materiāls, bez maksas, daudz, tur ir 10 tādu lapju pašrefleksijai, un viņas ir veidotas skolām tieši, bet arī jūs redzēsiet, ka mājās jūs varēsiet izmantot. Lūk tā. Tātad, ja mēs kopsavelkamies, ja ir 6 minūtes, tātad, ko mēs tātad vēlreiz ļaujat bērnam pašam tik galā ar savu frustrāciju un palīdziet, bet vadiet. Tā kā mēs, ja mums ir stāsts par paškontroli, tad ir būtiski, ka mēs kā vecāki vai kā pedagogi vai kā aprūpētāji esam mentori, nevis glābēji, ka mēs palīdzam, mēs izrunājam, es redzu, ka tev nesanāca, kā tu domā, kas tev būtu palīdzējis, kā tu domā, kā šī situācija sākās, vai no tās situācijas varēja izvairīties. Nākamais, palīdziet ģeneralizēt. Kas ir ar ģeneralizāciju? Kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Jo tāpēc, ka bērniem, kuriem ir grūtības ar ģeneralizāciju, viņiem ir grūtības attiecināt vienu risinājumu uz citām problēmām. Un tas nozīmē, ka var notikt tā, ka jūs redzat, ka tā kā sabojātu plati jūs izrunājat, nākamajā reizē kaut kas drusciņi pamainās situācijā un bērns atkal ir paralizēts. Un tad šajā gadījumā mums vajadzētu spēlēt arī tādas domāšanas spēles, piemēram, ir dažādas lietas, kā mēs varētu izmantot bumbu sadzīvē vai ģimenē. Piemēram, mēs varētu viņu mētāt, mēs varētu viņu paslēpt, mēs varētu viņu apzīmēt kā spoku. Un ko mēs vēl varētu darīt? Ja tā kā faktiski šajā gadījumā mums ir jāmāca bērnam domāšanas fleksibilitāte un arī ģeneralizācija. Piemēram, ja jūs iemācaties, piemēram, tas pats ar drusmu kontroles spēli, ka mēs liekam vienu risinājumu pa vidu un tam risinājumam problēma pa vidu un liekam dažādas situācijas, ka tātad ar vienu un šo pašu risinājumu un vienu šo pašu prasmi mēs varam izmantot daudzās dažādās situācijās. Runājiet ar bērniem un palīdziet arī saskatīt pozitīvo. Jā, par šo es arī izrunāju. Tātad māciet bērnam saprast, kas notiek ķermenī, māciet bērnam pastāvēt par sevi, māciet bērnam ignorēt kaitināšanu, kas notiek tavā ķermenī. Jā, māciet bērnam izvairīties no strīdiem, tas ir faktiski, jūs arī pēc tam apskatīsieties. Šeit ir viņi sarakstīti kā tādos mazos algoritmos, un tas arī būs brāļu māsu jautājumos, arī tādi būs, ka ko tu varētu darīt kaut ko citu. Mācieties izvairīties no kautiņiem. Tā kā paskatāmies, padomā, kāpēc tu gribi kauties, kāpēc tu vēl gribi kauties, padomā, kas ir ilgtermiņā, kas notiks uzreiz, tā kā jā, tu būs labi, kas notiks tālāk, jo bieži vien šiem bērniem, kam ir paškontroles grūtības, viņiem ir grūti sevi iecelt nākotnē. Jā, tā kā padomā, kā mēs vēl varētu risināt šo situāciju, un tikai tad izlem, kā tas būs labāk. Ja?
Un tātad par to īstermiņā un ilgtermiņā mēs runājam arī pagājušajā laika webinārā, bet faktiski ļoti bieži paškontroles, impulsu kontroles grūtības ir bērniem un arī jauniešiem un pieaugušiem, kuri dzīvo šeit un tagad. Jo tāpēc, ka man tagad gribās sist un viņi nedomā par to, kā tas būs nākotnē, kā tas ietekmēs viņus nākotnē. Un līdz ar to bieži vien daudz labāk palīdz šī te nākotnes modelēšana, šī te nākotnes iedomāšanās, un jūs redzēsiet, ka šiem cilvēkiem nepatīk domāt par nākotni, jo nākotnē ir ļoti daudz nezināmā, ļoti daudz mainīgie, ļoti liels stress, tāpēc labāk ir dzīvot šeit un tagad. Ja, bet toties tas atkal noved pie tā, ka viņi nedomā, viņi nav pārdomājuši sekas, un tāpēc tas aizved pie ilgtermiņa grūtībām. Jā, un arī par sociālajiem stāstiem, it īpaši, ja jums ir bērni, kuriem strādā vizuālā uztvere, ieguglējiet, kas ir sociālie stāsti, jo tas ir labs palīgs. Jā, slavējiet, vēlreiz slavējiet, un slavējiet ļoti, ļoti specifiski. Nesakiet, tu esi brīnišķīgs. Pasaki, ka es priecājos, ka tev šodien izdevās, jo tāpēc, ka tu esi izpildījis visus mājas darbus par pusstundu ātrāk nekā vakardien. Iedomājies, mums būs pusstunda laika kopā. Un, protams, arī skatieties, ko bērns dara ekrānā, jo tāpēc, ka bieži vien paškontrole ir saistīta ar to, ka piepūlēšanās ir grūta, mājas darbi, palīdzēšana prasa piepūli, un tas ir šis atliktais baudījums, kur tas gandarījums atnāk vēlāk, vai viņš neatnāk nekad. Bet, ja bērns iemācās šo gandarījumu visu laiku gūt no ekrāniem, datorspēlēm, kur viņi saņem kairinājumu uzreiz, tad viņiem var, nenobriest pieres Daiva, jo viņa visu laiku saņem šo pozitīvo pastiprinājumu, un grūtības ar impulsivitāti var saglabāties pat ievērojamā vecumā. Tā. Un ja jūs redzat, ka bērnam tā kā beidzas datorlaiks, viņš savu telefonu vai ierīces met pa gaisu vai viņš aizmet prom mantas, tad tu pasaki, piedod, draugs, bet izskatās, ka tavas smadzenes nespēja tevi kontrolēt, un zini, kā rītā labāk, tad tev būs par 15 minūtēm mazāk, ja, jo faktiski, ja tavas dusmas ir lielākas par tevi pašu, tas nozīmē, ka datorlaiks bija drusciņi par daudz sarunāts, ja, un tad, ja es redzēšu, ka tu vari savaldīties un būt mierīgs, tad tev atkal būs 15 minūtes klāt. Un tad jūs redzēsiet, es uzreiz jau esmu nomierinājies. Tad tu pasaki, nē, zini kā, tad šodien tad nē, bet rītā. Rītā mēģināsim pa jaunu, ja? Tā kā šodien tagad padarīsim kaut ko citu. Lūdzu, nepaļaujieties uz solījumiem, ja? Lūk, tā, paldies. Tā kā tas ir viss no teorētiskās daļas, es esmu iekļāvusies arī laikā. Tagad es apturēšu ierakstu.